go at less than 6. Micic keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micic rises. If it goes, he'll win it! Vasilija Micic with the trojka in Belgrade to win the semifinal here! Esiet sveicināti podkāsts Eiropas par notikumiem Eiropas basketbolā atgriežas pēc tādas ilgākas radošās piespiedu pauzītes, kur katram mums bija kaut kādi savi dažādi projektiņi, ar ko mēs bijām aizņemti. Beidzot esam atraduši laiku un vietu, kur varam atkal tikties online, Zoom platformā. Parunāsim par Eirolīgu, kas ir pamatīgi ieskrējusies. Mums vēl šķiet nav bijusi neviena epizode par Eirolīgu sezonas laikā. Tā kā mans vārds joprojām ir Kristians Dilants, un kopā arī man ierastie kolēģi Norberts Strautiņš un Valsts Nikītiņš. Tā kā čau, vīri! Čau! Bet es domāju, pirms vēl ķeramies klāt Eirolīgas lietām, nu pat ir noslēdzies novembra izlašu loks. Latvijas izlase izcīnīja 2 uzvaras pār Beļģiju. Kādi jums kaut kādi iespaidi varbūt spilgtākie par šīm 2 spēlēm? Es teiktu, man personīgi vispatīkamākais iespējas ir par vienu spēlētāju, par ko mēs jau principā 2 gadus esam labas lietas runājuši. Un viņš turpina darīt labas lietas. Protams, Arturs Strautiņš bez nekādiem jautājumiem. Manuprāt, viņš personīgi aizvadīja 2 ļoti spēcīgas spēles. Un tāpat arī viņa vienaudas un bijušais komandas biedrs DSN vienībā. Kristers Zorigs arī ļoti, ļoti forši nospēlēja. Un par viņiem 2 es teiktu vislielākais prieks. 2 ļoti spēcīgas spēles aizvadīja. Bet nevarētu teikt, ka tas nebija gaidāms. Ja mēs redzējām, ka tika nosaukts 15. Man liekas, bija tā diezgan skaidrs, ka šie 2 kadri plus Rihards Lomašs, varbūt tur kaut kur nedaudz nosacītāk Mārcis Steinbergs, Kārlis Šiliņš, ka tie būs tieši šī izlases modeļa līderi. Protams. To mēs arī redzējām laukumā. Un no tiem, ko tu nosauci īstenībā, tad, Kārlis Šiliņš arī noteikti jāatzīmē. Pirmo spēli, kas bija ļoti forši, ļoti labi nospēlēja. Un labi, otrajā spēlē bija piezīme problēmas un vispārējais, bet un Mārcim Steinbergam, es teiktu, tā pirmā spēle bija nedaudz vājāka. Vismaz man izstāsta kaut kas tur ar pārliecību viņam nebija līdz galam. Vai varbūt uztraukums, ka pirmo reizi tādu lomu arēnā spēlēja. Tur ir, man liekas, uz handoff nostaigāja vienā brīdī. Tādas lietas, kas, man liekas, vai uz uztraukumu, vai pārliecību, es nezinu. Bet otrajā spēlē arī viņam viss aizgāja. Principā es teiktu, ka daļai kopā ar Lomažu atnes uzvaru. Un tā pavilka uzbrukumā, kad vajadzēja. Jā, man arī jāpiekrīt par visu, ko teicāt. Tas, ka līderi, ko iepriekš mēs nosaucām, Strautiņš, Zorigs, Lomašs, Šiliņš, mēs tā kā apmēram gaidījām, ka viņi būs tie atslēgas spēlētāji. Bet tas lielais jautājums bija šādā tādā mazliet eksperimentālākā sastāvā, vai ar to pietiks, lai aiznestu komandu līdz uzvarām. Jo, teiksim tā, tas, ja kāds labi nospēlē, bet abas spēles bez variantiem zaudē, tad tam nav liela nozīme, ka tu tur esi bišķiņ vairāk iemets nekā pārējie, vai tev ir lielāka loma. Un bija prieks redzēt, ka Latvijas izlase vienkārši aizbrauc un 2 uzvaras paņem. Man patīk, ka visvairāk droši vien Zorigs, jo tādā pasaules čempī tur bija Žagars, un vēl pirms tam pats Zorigs bija mazliet jaunāks. Un es teiktu, ka viņam bija jātaisa gan tā saspēle, gan vispār visa spēle, gan bija jāņem kaut kāds tās jāspēlē kā līderim, un bišķiņ kaut kādā ziņā jāņem komandu uz saviem pleciem. Un es domāju, ka viņš to ļoti veiksmīgi izdarīja. Un arī pārējie arī debitanti ienāca ļoti enerģiski un neizskatījās nobijušies, kas ir ļoti labi un ļoti veiksmīgi. Un pats arī bija arēnā, atmosfēra bija diezgan ok. Sākumā likās, ka zāle varbūt būs pustukšāk, jo redzēja, ka vēl game dayā tur ir brīvās biļetes un vēl var nopirkt. Tas nav tā kā uz olimpisko kvalifikāciju, ka tev pusgadu iepriekš ir momentā jānopērk, citādi tu nokavēs. Bet beigās bija diezgan pilna arēna, tas priecē. Un arī interesanti tas bija Luku Bankī redzēt pirmajā spēlē uz treneru soliņa, ne uz treneru soliņa, bet tribīnēs pie Sāna Out. Un tieši tā, kad Zorigs ielika to dēgeru no +2 uz +4, tā, man liekas, bija pirmā reize, kad Luka piecēlās kājās un tā agresīvi aplaudēja. Un to bija tā diezgan forši redzēt, ka viņš
tā kā atbalsta un priecājās. Un, Es varu iestarpināt. jā, droši. Zini, kā viņam šo sezonu lielākoties tādas Otrā beigu pusē epizodes parasti ir. ir. Jā, tur beigu epizodes ir galīgi neizdevušās. Un tad tur nav bijušas daudz iespējas viņam šajā sezonā tā aplaudēt kādam. Tā kā vienalga vai Itālijā vai Eirolīgā. Jā, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Tā kā droši turpināt. Jā, nē, prieks, jā, ka viņš tik līdz kaut kam tādam, un arī tas, kas vienkārši ir interesanti, ko es pats tā baigi bieži neesmu redzējis basketbolā, ir, ka galvenā trenera asistenti vada spēles, un katru spēli vada cits asistents. Tā ir arī tāda interesanta praksa, bet tas nostrādāja, es domāju, ka tādā ziņā tagad var nākt tikai pa labu, ka visi ir dabūjuši kaut kādu jaunu veidu pieredzi, pozitīvu pieredzi, uzvaras un jā, tā teikt, iztestējuši kaut kādu komandas daudzveidību, gan spēlētāji varēja sajust, kā tas ir, kad ir mazliet citādāk, gan paši treneri. Un, kopumā es teiktu, ka veiksmīgs loks Latvijas izlasē. Tur īstenībā par tiem pašiem debitantiem, ko tu minēji. Es gribētu pat šito mēs runājam negluži šeit, bet savā starpā to, ka Kristaps Čils varētu būt tāds, kurš viņam principā vienalga, kur viņš spēlē. Vai Rāplas arēnā, vai pilnā arēnā Rīga, vai Madison Square Garden, viņam nav īsti nekādas starpības. Man liekas, kaut ko tādu es arī redzēju. Vai varbūt kādā Kandavas parkā? Vispār nav atšķirības, kur nav pilnībā nekādas. Un viņš izsās ar milzīgu pārliecību ienāca. Tā kā mēs viņu redzam, principā, ikdienā Liepājā. Arī vairāk redzējām kaut ko no viņš, kā lai pasaka, vairāk kā aizsardzības tāds speciāls, principā. Pa lielam es atceros, pēdējo reizi tiks pilti 18 čempionātā no viņa tīri kā aizsardzības spēlētāja. Es pilnīgi piekritīšu, jo viņam ir, man liekas, tad, kad viņš grib spēlēt aizsardzībā, un tad, kad viņš ieslēdzas, viņam ir tā ļoti dziļā un platā stāja, kur apmēram. Dusmīgā vēl. Jā, kur apmēram liekas, ka viņš katru brīdi varētu uzsist ar abām plaukstām pa grīdu un dusmīgi skatīties pretiniekam acīs, un tur sāk kaut kāda trēša runāt vai kaut ko tam līdzīgi. Un, jā, es pilnīgi piekrītu, bet ja es tā pēc tam padomāju, man liekas, ir varbūt kaut kāds pāris epizodes bijušas, kur viņš tā nospēlē arī Liepājā, bet tas nav bijis, teiksim, konstanti. Ja atcerieties, mēs bijām, un tas bija pagājušajā gadā, laikam, ceturtdaļfināls, ja, kur mēs Ogrē bijām aizbraukuši skatīties. Jā. Tur, kur vienkārši visa spēle tika spēlēts ķilpa pick-and-rolls uzbrukumā, un pēc tam viņi vai tur samainījās, vai ko, viņš palika pret Juciku. Viens uz viens. Jā, tā kā viss spēlē, jā. Un tad, man liekas, tur bija overtime, vai ne? Jā. Man liekas, ka tur viņš kaut kādās epizodēs tad drusku, ja es tā atceros, varbūt tas kaut ko pilnīgi jauzīt, man liekas, ka tur nebija tā, ka viņš tur pilnībā slinkoja vai sačkoja vai kā, ka tur bija, tur bija ļoti augsta likme tai spēlē, tas bija Game 5, vai ne? Jā. Tā bija pēdējā, jā. Tā kā tad tur viņš tā ieslēdzās, bet es pilnīgi piekrītu, ka te viņam arī, man liekas, tā loma bija vairāk līdzīgāka tai U18 izlasē, kur viņš nav varbūt sākuma sastāvā spēlētājs, bet viņš ienāk kā tāds 6, 7, 8, un tas viņa galvenais uzdevums ir iedot to enerģiju, nospēlēt aizsardzībā. Un tad, teiksim tā, ja kaut kādas iespējas atnāk, tad uzbrukumā, protams, viņš tiešām, kā jau Valds minēja, viņam, man liekas, vienalga, kur spēlēt, un viņš visur varēs uzšaut pa grozu. Es to vairāk domāju, tīri tādā ziņā, ne ka viņš pliens aizsardzībā vai ko, bet nē, es nesaku, ka tā ir. Vienkārši es vairāk man liekas, to, ka viņam ir pilnīgi Liepājā ir pilnībā cita loma. Viņš Liepājā ir uzbrukuma līderis, un tu īsti nav iespējams būt komandas uzbrukuma līderim. It īpaši, piemēram, tik centrālam uzbrukuma spēlētājam, kā viņš ir Liepājā. Un plus vēl pie viss, tad spēlēt tā aizsardzībā ar tik milzīgu atdevu, tā īsti tas vienkārši nav izpildāms. Bet šeit vienkārši es domāju, gan viņš saprot, gan treneri noteikti noziņoja, ka viņam tomēr nedaudz atšķirīga loma. Viņam, kā jau tu teici, jāienes nedaudz enerģija no soliņa, kas principā izlases debitantiem, man liekas, vienmēr ir viņa galvenais uzdevums. Es nevaru izslēgties kādu vietu, kur izlases debitantam tu prasīt, lai viņš tev, es nezinu, valk pēkšņi visus notikumus uzbrukumā. Es zinu, ka tas tika prasīts, starp citu.
pārbaudas gan spēle Latvija-Polija 2017. gads. Man liekas, ka tas bija gads. Nu, Kad kurš Kristaps debitē? Porziņš debitēja. labi, tu Nu, arī bet tas ir, salīdzināji, jā. come Es on, domāju, ka viņam prasīja bišķiņ vairāk kaut ko par enerģiskām labi, bet- epizodēm ienest. jā, bet Porziņš tajā brīdī nebija arī gluži no Latvijas-Igaunijas līgas. Tā, Kristap, klausies, tev ir jānošancē aizsardzībā, tev ir jāneutralizē. Kā viņiem bija tas lielais Tieši- garais? Tāds Kādreiz bija neveikls Gortaps diezgan. tur. Nē, Gortaps. Gortas tas nebija. Labi, izkrīt no galvas. Nu, es nezinu, pieņemsim. Labi, teiksim to pašu Balcerovs. Tā, Kristap, klausies, viņš ir agresīvi rolo, viņam patīk tur postā uzspēlēt, tev viņam jātiek visur līdzi, jāmēģina apdraudēt mētiens, un tu ienes enerģiju, un pēc tam mēs laižam Mārtiņu mējiet. Tā kā, Jā, neko nesasteidz, ļauj spēlē atnākt pie tevis. Jā. Un, ja tu redzi, tur Mārtiņš šortrolā, tad Meklē, kā iepasot. Priekšā uzdevums likt blokus un rauties iekšā. Iedos, neiedos. Tev redzēt. Bet tā par tiem debitantiem kopumā. Tas principā to galvenais uzdevums iedot enerģiju, un viņi ar gan ķīlis, gan skujas teikt, to visu ļoti labi izdarīja. Kujas godīgi vispār. Varbūt bija palaidis garām, bet es nekad mūžā nebiju redzējis, ka viņš tā aizsardzībā spēlē. Tā kā it īpaši to, ko viņš pirmajā spēlē, viņš pēkšņi, ka viņš vēl uznāk laukumā un apzog to. Es nezinu, kas tas bija Lekomts vai kurš to, ko viņš tur apzog un dispersē, nespērs kaut uzreiz. Es to nekad mūžā no viņa nebiju redzējis. es atradu to poļu garo spēlētāju. Es biju vienkārši izkritis viņa Damians Kuliks. Es domāju, ir jums arī Tas labs dzirdēts. bija. Protams. Leģendārs kadrs. Liels Tā kā cerams, spēlētājs. ka Kristaps tā retrospektīvi skatoties ienāca ar enerģiju pret viņu. Bet labi, ja tā nopietni, man liekas, viena no pirmajām epizodēm bija Ali Jups Šmitam, jā, vai Roland, No, vai strēlnieks KP. uzmet Nē, pirmajā strēlnieks epizodē, un- Zīņģim uzmet. Fazbrek. Tur bija tāds rēķis, es atceros, tur bija tāds video, kāds atceros, tas diezgan smieklīgs, jo strēlnieks viņam tā kā uzmet vali jopu, un viņš tā baigi nepalacoties, bet tā kā principā tur iela katru. Tas diezgan interesants. Nē, nu, ja tu esi 220 centimetrus garš, es pieļauju, ka diezko daudz palikties nevajag. Nu, var iztikt, jā, protams. Un īstenībā par tām pašām spēlēm. Viena lieta, ko es gribēju pateikt, principā man pat diezgan liels pārsteigums, ka uzvarēja abas divas, jo tomēr parasti ir par tādām līdzīgām komandām, kā mūsu pret Beļģiju. Principā mēs pēdējās 4 spēles esam uzvarējuši visas, un visas bija pietiekami sīvas. Vienu metienu, jā, Jebkuru visas spēli var četras. aiziet. Visas spēles vienu meti tieši tā. Jā, jebkuru spēli var aiziet citā virzienā, mēs visus uzvarējām. Un tas tā diezgan iespaidīgi. Man arī liekas, ka tā Bēļģi, es teiktu, diezgan sarežģīti pretinieki. Otrajā spēlē, tīpaši, man liekas, aizsardzībā bija diezgan nopietnas problēmas. Tas, manuprāt, bija tāpēc, ka mēs tā ļoti aktīvi svičojām uz visu, principā. Otrais, Bet man liekas, tieši jā. tas palīdzēja, ka mēs 4. sadaļā baigi aktīvi svičojām. Nē, man Bet- liekas, piemēram, es to visvairāk atceros no 3. ceturtdaļas, ka, piemēram, tu svičo. Tā ir vēl ļoti gribīgi uz pick and rolliem, un viņi pat netik ļoti, ko es pamanīju, netik ļoti no ārpuses pat veido, bet, piemēram, iespēlējot vai nu bija Van Vīns vai tur bija vēl tas Van Vlīts bija arī garais un vēl viens bija. Es Tā tagad izdara neatceros. Riders vai Žilē. Nu jā, un principā viņiem tad iespēlējot postā pret vai nu tas bija Lomežs, Zoriks vai vienalga kurš, un tad tur pārsvarā man vismaz likās, ka radās problēmas. Viņi arī diezgan daudz brīvs mētienas tādā veidā dabūja, ja tur iespēlēja postā, tad kādam jāiet palīdzībā, un tad tur sākas Viņi tur arī mēģināja kaut kā skremblošana rotēt tieši aizsardzībā. piespēles laikā. Kad dod Nē. gariem pret mazo, piemēram, Lomiks sats garo, viņam dod, un kamēr lido piespēle, Lomiks skrien prom, un kaut kāds Ojārs vai Krišs parādās, mēģina pārņemt, viņi tur tādā veidā mēģināja. Bet bija jā, kaut kāds, kur viņi nepaspēja, un punktus ielaida. Zinu, ka pret Ķilpu arī pēc kaut kādas maiņas iemet 2+1, kas man ļoti nepatīk basketbolā, kad tas tiesneša reakcijas laiks apmēram, ka, piemēram, Ķilps uzsit garajam piezīmi mirklī, kad viņš ķer bumbu, un pēc tam tas garais iet augšā, izmet, un tad tiesnesim pielicis, ka ir sots, un tad beigās iedod 2+1 lēto, kur reāli bija jābūt tādai piezīmē lejā. Un, Nu, tur, man tas liekas, arī pēc nebija. Tur switcha. bija,
Nu, jā, bet man liekas, ko tu domā, man liekas, tur bija metieni, tur viss kārtībā, manuprāt. Viņš jau tā kā, Mm. viņš jau bija tā kā saņēmis bumbu, tā kā gāja augšā, plus mīnus. Tā Nu, es, izšķiršana. es teiktu, ka nē, bet labi, tur vispār interesanti. Piemēram, galotnē bija interesanti epizode, kad Arturam Strautiņam iedeva sodu. Man likās, ka būs 3 metieni, bet nebija. Nu, nē, man liekas, tur arī tur baigas, nezinu, tie tiesneši arī negrib izšķirt tik ļoti paši, dot tādas kaut kādas muļķības. Jo Būs man liekas, godīgi. tādā Eirolīgā tie būtu, piemēram, 3 metieni tajā galotnē. Nu, tā arī jau Tāpat kā kuru Eirolīgā reizi. Slovākija būtu vinnējusi Spāniju, tādas lietas. Tas tā kā Tas bija ir interesanti. pilnīgs Bija kosmos. FIBA ļoti interesanti skatīties, ka ir citādāk. Un, Bet labi, jā. es īstenībā pirms tam tiešām pēdējā lieta par šo spēli, vēl viena lieta, kas man patīk, bija man Ojārs Cilniņš ļoti patīk aizsardzībai tīpaši no vājās puses pieslēdzoties kaut kur, vai no palīdzību postā, vai kur man vismaz ļoti patīk. Viņš principā vienmēr, nu nevienmēr, bet viņš lielākoties visur ir laikā un ar rokām visu var izsist. Un viņš ļoti tāds nepārsteigums gluži, bet patīkami bija redzēt. Es Par domāju, to, ka viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kurš, manuprāt, tā kā atgrieza kaut kādas savas akcijas. Droša, nu, ne gluži drošai vietai, bet nu, tādai nopietnākai kandidatūrai uz fināla turnīru sastāvu. Vismaz, manuprāt. tā varētu būt, bet es īstenībā tagad varbūt jūs atceraties, kad viņš vispār ir bijis šitajā modelī izlasēs, tā īsti neatceros. Bet Viņš varbūt, bija iepriekš arī, jā. Vai tik viņš nebija februārī jau arī? Kaut kādā logā. Februārī Viņš ir bijis bija, logos. man Viņš liekas, ir bijis logos, jā. bet tik lielu lomu gan viņš nebija Nē, spēlējis, nē, nē, tīpaši kā nē. tagad viņš. Un tajā otrajā spēlē, cik viņam kad kaut kāds 25 minūtes Nu, bija. tajā otrajā spēlē vispār mums bija ļoti tāda nu, rotācija, kas balstījās nemaldos uz 6, 7 spēlētājiem. Tāpēc, ka tur 5 vai pat 6 spēlēja 25 plus minūtes. Laikam Steinbergam bija kaut kāds 24, 58 vai kaut kas tamlīdzīgs. Tur bija nu, tur treneris Visautskas Rubens nerotēja tik aktīvi kā treneris Gailīts. Un tur arī daļā gan jau tas, ka Šiliņam bija piezīmes, un tad tur tā nedaudz noņem no vienas Nē, spēlētājas. tas arī noteikti, jā, bet starp citu, pēc otrās spēles preses konferencē Beļģu saspēles vadītājs Liks Švarts stāstīja, ka mēs zinām, ka mēs varam uzvarēt šo komandu un ka mēs esam labāki un tā tālāk, bet Labāk. nu, 4 spēles, un ja tu 4 spēles tā galotnē zaudē, nu, es nezinu, acīm redzot, Latvija ir labāka izlase. Nē, es piekrītu, ka Vienalga, ko mēs laižam laukumā. Jā, es piekrītu, ka viņi var vinnēt, bet teikt, ka tu esi labāks pie 0-4, tur gan man liekas, ka tā bija tas neatbilst taisnībai. Jā, nu es piekrītu, es arī piekrītu faktam, ka viņi varēja uzvarēt. Visi pārējie notika daudz, kas, bet, nu, jā, nu, fakti, sausais atlikums ir 0-4 viņiem. Tas tā kā Nē, nu, pēc NBA playoff sērijas 4-0 zaudēt, doties mājās un teikt, nu, vispār jau mēs bijām labāki. Nu, principā to svīpa un tad tu kaut ko tu mēģini vēl blatot, to tomēr viss bija labi. Saku, ka rezultāts neatspoguļo spēles gaitu vai kaut kādas tādas lietas. Bet par tiem tiesnešiem runāt, man liekas, diezgan interesanti to par Slovākijas Spānijas spēli, ko es minēju. Jo es īsti neesmu drošs, vai tu to vari vai nevari mainīt. Jo Eirolandā viņi taču laiku, es esmu redzējis vairākas reizes, ka viņi, piemēram, skatās vai palaiž laicīgi, vai es esmu redzējis, piemēram, ka uzbrukuma vidū, piemēram, ir apstājies šotkoks kādā brīdī, un tad viņi ar chronometru uzņem, tagad, cik laiks paiet, un tad beigās neieskaita metienu, jo šotkoks vienkārši negāja. Un Man tad, liekas, ka tās sekundes simtdaļas arī, ka, ja kāds palaiž pa vēlu laiku, tad pēc kameras viņi kaut kā un bumbas kustībām saprot, cik tieši par vēlu ir palaists, un man liekas, ka to viņi arī ierēķina. nu jā, nu pēc loģikas jau tai nevajadzētu būt Vismaz baigām Oļegs es esmu problēmām. redzējis, kā žestikulē un stāsta, ko un kā darīt sekretariātiem, un tad tiek galā ar situāciju. Nē, es arī piekrītu, ka nevajadzētu būt tik lielai problēmai. Te ir laika palaišanai laicīgai vai ne. Arī pēc tam, pēc skatoties atkārtē. Varbūt tā ir kaut kāda FIBAS noteikuma lieta, es nezinu, bet, piemēram, tādā pašā FIBAS spēlē es, piemēram, esmu redzējis, ka ir bijis tāds gadījums, ka, piemēram, beidzas pamatlaiks un vienai komandai pēc pamatlaika noņem 1 punktu nost.
ir tāda situācija radot arī, varbūt, ja jūs atceraties. Tāpēc es nezinu, vai šis ir tas, kur viņi novāk līniju, un šādi vairs nevar darīt. Es nezinu, man tiešām, man godīgi sakot, man tas liekas bērnu darbs. Un ir arī, nu ir taču, labi, es neesmu pārlasījis, bet nu, ir taču kaut kāda noteikuma, kāda tieši tipa metienu tu vari izmest, un tam līdzīgi arī, es zinu, ka tas pats Oļeks ir Luka Bankī rādījis, kad ir 0,3 vai 0,4 sekundes, ka tam metienam ir jābūt tādam ļoti, ļoti ātri palaistam, ka tas nevar būt tā kā full motion metiens. Jā, Nu, viss, kas ir zem 0,4 sekundēm, tur jābūt tikai tipinam. jā, nu tam līdzīgi. Bet man tieši tajā dienā Arēnā Rīga notika tāda basketbola diena, jo pulkstens 3 spēlēja Excellences centrs pret RSU, LBL2, jeb Nacionālajā basketbola līgā. Es biju devies apmeklēt arī šo spēli, un tur bija tukša arēna, protams. Nu, nebija 8,000 kā vakarā. Kāpēc nebija vispār? Nē, nu, bet nav par to stāsts. Respektīvi, kāpēc viņi to tukšu arēnu, jo varēja dzirdēt visu arī, ko saka tiesneši. Bija viena epizode, kur bija 0,5 sekundes uz uzbrukuma laika tablo palikuši. Un kolorītais tiesnesis Mārcis Senkevičs pilnīgi visiem laukumā esošajiem cilvēkiem noziņoja, ka principā te ir uzreiz jāmet. Un tad vienkārši man radās jautājums, kā tu vispār kā tiesnesis redzot to, tas bija Santī Justa, vai ne, kurš iemet to pēdējo metienu? Jā. Tā kā tu redzi to visu situāciju, pat atkārtojumā, kā tu nonāci līdz tam, ka jā, mēs to ieskaitīsim. Man arī nav skaidrs. Ja jo tas nebija tā, ka viņš pārķer un viņš met. Viņš pieskārās bumbai, bija atsitiens. Viņš pat redzēja, kā Jokičs mēģināja iesist bumbu volejbolu. Viņam gan arī sanāca. Jā, ja viņš kaut kā tā, es nezinu, būtu uzreiz mēģinājis tur sist par to. Jā, ja tur būtu diskusija, ka varbūt kaut kā var paspēt 0,4, bet ne jau, ka vēl bumba atsitās. Jā, ka ir atsitiens pēc zemi, ir pieskāriens atsitiens un metiens. Tas pēc definīcijas vienkārši nav iespējams. Un es nezinu, kāds ir pamatojums tāds, ka Oja Galdiņš palaida pa vēlu un mēs neko nevaram izdarīt, un tagad mums jāskaita. Es nezinu, man tas liekas ļoti stulbi. Tas, man liekas, arī kaut kāds drusku muļķis, jo tas neteica, ka neko nevar darīt. Varbūt tas nav pietiekami iedziļinājies. Vienkārši tu pēc definīcijas zini, ka nav iespējams to visu paveikt 0,4. Manuprāt, neskaiti, jo tu zini, ka nevar tā. Slovāks zinātu, ka šitāda figūra būs, viņš vienkārši iedot uz leju spānim, lai iemet vesels. Viņam nevarēja ienākt prātā, ka viņš dodot piespēli uz pārķeršanu, atsitiens un metiens, un ka to vēl ieskaitīs. Tā kā es negribu domāt, kā Slovāki jūtas. Nu, labi, tā īsti nevainojot upuru, man liekas, arī tur. Ja tev ir 0,4 sekundes, tad arī nezinu, kāpēc tur izskām met kaut ko pie savas trojkas. Labāk, ka viņš met pāri laukumu kaut kur, ja kāds pieskarsies. Tur noteikti neviens nemetīs. Bet, nu labi, tas tā ir skatoties atpakaļ, jo šis arī nebija. Viņi nevarēja paredzēt, ka šādi beigsies. Plus, vēl, man liekas, arī tā pašās beigās tas tik daudz pat iespējams nemainīt, jo es domāju, ka Spāņi tāpat varētu, piemēram, uzvarēt otro spēli mājās pie 4, un viņam tāpat viss būtu kārtībā tagadējā kvalifikācijā. Tāpēc es nezinu. Tā abām komandām būtu kas 1-3, un tad viss izšķirtos pēdējā logā. Nu, Tagad tāpat izšķirsies. Jā, bet tas tā ļoti nosacīti izšķirtos ķīpeļi. Tev ir. Nu, kāpēc? Pagaidiet, Beļģija ar Slovākiju spēlēs pirmo spēli savstarpēji. Tur ļoti daudz kas izšķirsies, es domāju. Nē, es domāju, tagad tādās, ja viņiem būtu bijis Spānija ar Slovākiju 1-1, piemēram. Tad būtu interesanti. Savstarpējs, tad tur var būt izšķirtos, bet arī tā līdz galam nē. Jo tad tur Slovākiem principā ir jāuzvar mūsu vai Beļģiju. Un plus vēl pie Beļģijas viņiem būtu jācer, ka plus vēl pret Beļģiem pašiem vajadzētu uzvaru. Un tāpēc tur tā. Es domāju, būtu Slovākiem tā uzvara, varbūt viņiem pietiktu tikai ar uzvaru pret Beļģiem nākamajā posmā. Tagad viņiem vajag gan Beļģus, gan mūsu paņemt. Bet tur tā lieta. Un mūsu viņi nepaņems. Nē, bet tur tā lieta, es nešaubos, ka viņi Beļģus uzvarēs. Beļģi ir pietiekami zolīti. Nu, kā jau zinām, labāk par mums, kā viņi paši ziņoja. Bet viņi ir pietiekami zolīti un plus vēl viņiem vajadzētu to uzvaru obligāti jebkurā gadījumā. Jo viņi tad arī iziet ar 2-2 uz pēdējo logu. Bet, labi, tas nav vairs baigās atšķirības.
pa lielam, man liekas, mēs varam tā. Mēs varam, protams, teikt to, ka basketbolā viss, kas var notikt, bet tā reāli, laikam, mūsu grupā viss ir plus mīnus skaidrs. Jā. Ir vēl kaut kas pa izlasēm vai uz Eirolīgas? Ejam uz Eirolīgu, es Kārta domāju. pār- Mums ierobežots laiks, tāpēc, es domāju, jau tā gandrīz pusstundu par izlasēm. Ar ko es laikam jāsāk ar to, ka Maiks Džeims ir apvienojies ar Vasils pa 0. Ir noticis tas, uz ko es cerēju, un es esmu ļoti priecīgs. Un man ir, teiksim, tā liels gaidas par to, ko varētu redzēt no šī dueta. Es domāju, ka tas ir labs stāsts Eirolīgai kopumā, ka tev pagaidām visu laiku rezultīvākais spēlētājs ir nonāk, nu, iespējams, Gauta pārraudzībā, Eiropas basketbola Gauta. Nu, vismaz, es nezinu, Tas Maiks Džeims arī teica, kas pa 0 ir gauts, kad viņam paprasīja. jā, nu, tas man liekas ir kopumā ļoti interesanti, jo redzējām, kas tur bija pārējie varianti. Nu, piemēram, Vinsants Kolē bija viens vārds, ko es ļoti negribēju redzēt pie Monako stūres. Tad šis man liekas ir ļoti interesanti. Un vēl viena lieta, kas man ļoti patīk, ir tas, ka tiek dot iespēju jaunam trenerim. Nu, jā, bet nu, šeit tas arī tāda. Viņš kā treneris ir relatīvi jauns, bet tāpat tur viņš Nē, nu, no šī paša katla, ja tā var izteikties. tas skaidrs, bet redzam, piemēram, Tiago Spliters, jā, arī nosacīt no šī paša katla, bet redzam, ka viņa trenētā komanda ir 4. vietā šobrīd. Tur Jāgos Splitteram vispār forši, viss notiek, viss skaisti. Bet Cik labi, Jāgos bija, Splitters es nezinu, arī noklausieties jau Andrejs Siliņš un Rihardu Kuksiku. Jā. Man Kas ļoti tur bija? patīk, ka Kuksiks stāstīja, ka tas bija kur Valencijā, laikam. Un ka viņam vienkārši Tiago Splitters pateica, pirms komandas pasākumu, kā viņš stāstīja, ka tā īsumā atstāstot, ka koledžā tur visi viņi kopā gāja tusēties tā tālāk. Tad profesionāļos bija tā, ka kurš tur izdomā, ka viņš ies mājās, kurš tur neatnāk, kurš ar ko. Un tad, kad Jāgo Spliters viņam pateica, jaunais to ar mums, un nebija variantu. Tad bija jāiet līdzi Jāgo Splitteram. Iespējams, esat arī redzējuši to YouTube. Šķiet, tas bija man liekas, ka tas bija pēc tam, kad San Antonio zaudēja. Nevis izcīnīja titulu pret Lebronu. Nevis pret Miami, bet pret Lebronu. Nu, sauksim lietas īstajos vārdos. Un tur bija tā situācija, kur šķiet Tiago Splitters kopā ar Timu Duncanu nes uz autobusu Āronu Beins. Ja nemaldos, tāds bija tas trīnieks. Kaut kur vēl tur, protams, leģendārais Boris Dijāvs pavīdēja Mets Boners. Labi, ka Dijāvs nebija jānesī godīgi. Tur es teiktu, pat palaicās principā. Labi, Beins arī nav pats mazākais. Es gan jau, ka esat redzējuši šo video, tas, man liekas, diezgan populārs. Zinu, jā. TMZ video, ja nemaldos. Bet runāt par to pašu Monako, es teiktu, ka man jau sākotnēji ir diezgan liels pārsteigums, ka vispār Brādoviču atlaida, jo pirmkārt tas, ka man liekas, ka tā kā snieguma ziņā tur nebija tik problemātiski. No tiem treneriem, kas būtu jāatlaiž, viņš, manuprāt, nebija pat manā top 3 vai top 4, tāpēc es īsti tā nesaprotu šito. Un arī tā skatoties, piemēram, man nelikās, ka bija ar spēlētājiem konflikts. Jo, piemēram, gan Maiks, gan es redzēju Loicu, Kobo un visu pārējo, bet, man liekas, ielika kaut kāds posts, kur viņam pateica paldies, ko ļoti reti es redzu, ka kāds dara atlaistam trenerim. Principā nekad, man liekas, nebija tā redzējis. Pārsvarā viņa atlaiž un tad to bez maz vai ignorē tā publiski. Es runāju ar vienu kolēģi, un tad viņš teica, principā, ka viņš varbūt netic līdz galam tam Maika messageam. Obradovičam, bet man kaut kā man paķēra, laikam. Es ticu, ka Maikam tas bija labākais treneris, kas viņam bīst pēc tādām kaut kādām attiecībām, jo, ja neskaita to kaut kādu sākuma posmu, kur viņš, man liekas, viņam bija kaut kāda pārspēļu vai kaut kāda nedēļas, tāda, negluži diskvalifikācija, bet atstādināšana no komandas, tad, man liekas, pēc tam tur nekāda baigie konflikti nebija bijuši, un man liekas, ka tiešām viņiem bija tādas ļoti labas attiecības. Jo, kas man vēl liek domāt, ka tā bija, jo Maiks arī savos sociālos baigi nedalās, teiksim, ar kaut kādu saturu, kur redzam, varbūt kaut kādi citi cilvēki, kas nav viņa čomi. Un tad atceramies, viņš gan
lika tur bildes no Final Four kopā ar Bradoviču, kur viņi bija Kaunijā, un arī kaut kāds vēl cits tur bija. Tā kā tas varbūt ne tas labākais pamatojums tam, kāpēc tā varētu būt, bet man liekas, ka tiešām Maikam šis bija labs treneris. Un no otras puses, atkal ir tas, ka arī nākamais varētu būt tā, ka nebūs viņam slikti. Nē, es vairāk tie ir to, ka parasti ir vienkārši man vismaz liekas, kad atlaiž treneris, es īpaši daudz neko neredzu publiski no spēlētājiem. Vismaz es tā neatceros, kādreiz būtu kaut ko tādu redzējis. Bet vēl viena lieta, kas man ienāca prātā, kas varētu iespējams būt, ka tomēr jāatcerās, ka komandas īpašnieki un vadība ir no Austrum Eiropas. Un te parasti diezgan bieži patīk atlaist arī par laukumā. Sniegums varbūt nav tas noteicošais vienmēr ļoti. Un viņi vēl atlaid pēc kaut kāda, man liekas, random zaudējuma, kad ir Lamāra. Viņi double game week, pēc double game week jāzaudēja. Nu, kaut ko tādu, bet tas arī, es nezinu, vai tas ir baigais iemesls atlaist. Jo pa lielam jau tur nav slikta situācija, visi jau ir it kā kārtībā. Nu, es nezinu. Es noteikti varētu nosaukt 3 trenerus, kurus drīzāk vajadzētu atlaist. Es varētu vairāk nosūtīt. Nu, 3, kas man tā uzreiz nāk prātā, 3 tādas stabilai kandidāti uzreiz. Nu, kas tie ir abi itāļi? Un Mateo kungs vēl. Abi itāļi, Mateo kungs, es vēl profilaksē atlaižu Žerko Bradu un abus serbus, jā. Nu, Man visi liktos pamatotāki nekā Obradovičs. Jo, kāpēc Žeļko, piemēram? Jo, man liekas, viņš sāk ieiet tajā fāzē, kur šobrīd ir Mesina, ka viņš tiek augstu vērtēts tikai 20 gadus vecu panākumu iespējā. Un arī pagājušā sezonā atceramies to pilnīgāko nonsensu, ka viņi tur bija, man liekas, pat ārpus playoffiem, un viss tāpat, ko tur GM sabalsoja, ka viņš ir labākais treneris. Un tas ir bullshit pilnīgākais. Jā. Nu, piemēram, jā, tur arī tagad paskatāmies, piemēram, rekur. Labi, tas laikam kā treneri viņam varbūt nav tie jaudīgākie sasniegumi, ja, bet, piemēram, tur Gundars Vētra trenē LBL2 komandu, ja. Un viņam tur ir noteikti no aktīviem treneriem, kā spēlētājiem, viņa jau viena no izcilākajām karjerām. Ja. Un, ja mēs to tā pārnesam, tad tagad būtu jābalso par kaut Latvijas labāko treneru, un tas būtu Gundars Vētra. No, respekts viņam, protams, un tā tālāk, bet tas būtu pilnībā nepamatot. Tas šeit ļoti slikti salīdzinājums, bet aptuveni, es domāju, es to domu uzķērētu. Nu, jā, bet labi, tur īstenībā par tiem treneriem tā kopumā pa lielam Žeļko neviens neatlaidīs. Un Mesīna, cik es saprotu, tad nevar atlaist viņu. Labi, tur vispār nav skaidrs, kas tur īsti notiek. Nē, tas vienkārši ir labi, tā Milāna turās kaut kur. Viņi ir, tur, teiksim, tas plēns nav vēl norakstīts, viņi ir ļoti tuvu tam, bet tā kopumā ar kaut kādu 4. lielāko budžetu, tas ir apkaunojoši. Nu jā, tur tā lieta, ka tas tā nav kaut kāds, ka tagad pēkšņi būtu viens slikts sezonas sākums. Tas tomēr mēs jau esam runājuši jau 3. gads, man liekas, jau iet principā. Man likās, ka pēc tās albas viņš toči atkāpsies. Tur vajadzētu. Tev atnāk pretī albu. Man liekas, viņi vēl spēlē Milānā, ne? Vai tas bija? Nē, man liekas, ir izbraukumā. Nu, labi, tāpat. Bet tas, ka bija kaut kāds plus 15 vai 20 spēle, un tad tika izlaist. Nu, jā, plus tev reāli atnāk alba, kur, tev ir, es nezinu, cik viņam kaut kāda traumēta, kaut kāda 5, 6 spēlētāji traumēta. Vairāk bija, man liekas. Plus vēl netik ļoti fani gāja Krisku maģi izrādās ir domestika abuser, diemžēl, un tagad vispār tiek atlaists. Tad tur viss vienkārši slikti, un tu tāpat pamanies viņam zaudēt. Kāds kosmos liekas. Bet, piemēram, Lūkas godīgi gaidīja, ka viņš 18. novembrī varēs jau Rīgā svinēt. Tas varbūt man pārsteigums, ka viņš vēl turās pagaidām. Pablo Laso nav skocīt. Viņš, es domāju, arī ir. Jo viņiem šoreiz pat nav tāda situācija, kā, piemēram, bija iepriekšējos gadus. Man liekas, pagājušajā gadu vairāk to, ka viņi, piemēram, ir Eirolīgā labi un ACB slikti. Tagad viņi abos divos ir slikti, principā. Un tur es domāju arī kaut ko. Bet es domāju, ka viņam arī godīgi dod nedaudz lielāku kredītu. Plus, vēl cik es saprotu, spēlētājiem patīk atpūsties pēc spēlēm.
tā grūti. Bet Mateo kungs noteikti arī ļoti labs kandidāts. Tas, principā, ir iespējams lielākā budžeta sēde 10. vietā. Tas ir jāsāk domāt kaut kas. Zini, kas man ir tādiem kā Mateo, ka, piemēram, ja es būtu Real Madrid kluba vadība, es viņu neatlaistu, es viņu paturētu, un man kaut kā vienmēr paliek atmiņā, un es augsti vērtēju un ņemu vērā to, ja nesen tu esi izdarījis kaut ko īpašu, un, piemēram, kas būtu tas uzvarētais tituls, kad sanāk 23. gadā. Un pagājušajā gadā arī bija fināls, ka, jā, nu labi, nu tu iesāki tagad sliktāku sezonu, to 5-6 bilants, bet, nu labi, piemēram, tur divas spēles būtu kaut kāds galotnes aizgājušas citā virzienā, tev būtu 7-4 un neviens apmēram neko neteiks. Ka nav ideāli, bet, nu, tu tur play-off zonā grozies un viss ok. Man liekas, ka labi, tur varbūt neizskatās tik forši laukumā un nepārliecina tās Real Madrid darbības, bet kopumā, man liekas, ja tev ir treneris, kas tev 2 gadus pēc kārtas ir aizvedis uz finālu, tad es viņu neapšaubu mirklī, kad ir sezonas sākums tikai un bilants 5-6. Viņš tur sāk tur kaut kā 2-9, tad varbūt es domātu, man liekas, tas 5-6, tas ir ātri izlabojums. Tu tagad nospēlē labu mēnesi, un tad tev, piemēram, būs 10-6 jau bilants jaunajā gadā, un tu atkal esi Final Four materiāls. Un tādā ziņā, tāpēc es tādu Mateo neaiztiktu, un man liekas, ka tāpēc, ka viņam tagad nav aizgājis Real Madrid, es domāju, ka nav ko iespringt. Es tāds diezgan mierīgs esmu un joprojām saku hotei, ka Real Madrid spēlēs Final Four. Un es domāju vienkārši, ka tev ir tāda komanda, tad tas ir tikai tādas tā kā neveiksmes un, nezinu, bedres ceļā, kuras ar laiku tiks apbrauktas un izlīdzinātas un viss būs labi tur. Bet tur tā lieta, man liekas, nedaudz problēma, ka es tā skatos diezgan daudz viņas, un man personīgi nerodas līdz galam iespējas, ka viņš ir tas šoferis, kuru vadībā mēs apbrauksim tās bedres. Jo, nu, tā pa lielam tās spēles ir principā tādas, ka tu viņi nospēlē divas, piemēram, nospēlē divas normālas spēles, tad liekas, ka, nu, visi mēs esam atpakaļ un viss kārtībā. Un tad viņi aizbrauc uz Milānu, un tad viņi atliek Milānai vispār pilnīgi bez variantiem. Turpat beigās vēl rezultāts bija pieklājīgāks nekā spēle. Pagājušajā gadā, man liekas, viņi ar Milānai atklāja, un ka tik tur Nu, jā, vienmēr bet, viņiem nu, grūti ar to Milānu iet. bet nu, pagājušajā gadā arī bija, tu, principā, brauc kā ātrvilciens visiem cauri, un tagad vairs neiet tik viegli. Un tad tā kā viņi pagājušajā gadā spēlē, tur nav tik grūti viņus vadīt, manuprāt. Problēmas, tagad, kad sākas problēmas, tev vēl traumas un viss pārējais, tad man personīgi vienkārši nav baigās ticības. Tā arī galvenā problēma. Nu, bet nav arī tā, ka šogad tas, nu, reāli tas pirmais desmitnieks ir. Tas nav neviens kaut kāds rādītājs, kā to izmērīt. Nu, man pēc sajūtām liekas, ka pirmajā desmitniekā šogad, tagad, ja mēs skatāmies to tabulu, ka tā katra komanda var apspēlēt katru. Es nezinu, vai es pagājušajā gadā būtu apgalvojis, ka 10. un 9. vieta varētu šajā sezonas nogriezienī uzvarēt tur pirmās 2 vietas. Nu, vismaz pirmo stabilu jau Madrid gāja. Madrid bija neuzvarama pagājušajā gadā gandrīz, jā. Tā var būt, bet tur. Nu, es nezinu, tas man grūti. Nu, tur ir skaidrs, ir, piemēram, kaut kāds Bayerns un Parīzi, kas varbūt ir uzlikuši augstāk nedaudz, bet tās tāpat ir labas komandas. Viņas spēlē savu basketbolu, un tur ir, teiksim, katram sava tā loma, un viņas ir visur atraduši tās savas vietiņas, kas ir milzīgs plus tādām komandām. Tad ir Žalgiris, kas ir izteikti mājas komanda, un arī vispār kopumā tagad tur Lonijs Volkers sāk ieskrieties. Viņi kļūst arvien bīstamāki, un arī tās pārējās komandas, viņas ir, nu, es gribētu teikt, diezgan stacked. Izņemot varbūt pirmo vietu šobrīd, kur ir daudz problēmu, bet viņi kaut kā tiek uz priekšu. Es domāju, ka Fenerbahčs ir pirmie. Jā. Nu, es tā laikam piekrītu, bet, nu, tā. Nu, principā, šitā mēs katru gadu iespējams runājam, ka tā šogad spēcīgāk nekā jebkad iepriekš, bet es nezinu, laikam es piekrītu. Desmitnieks liekas tāds ļoti tāds līdzīgs. Es gan tāpat lieku, visticamāk, Panathinaikos un Olimpiakos virs pārējiem tādā
ja man būtu, piemēram, jāskatās uz sezonas beigām, es domāju, ka viņi tāpat būs visiem priekšā beigās. Jā, nu, ja man būtu piemēram tagad jāmin, tad es teiktu, ka Olimpijākos pabeigs pirmie, jo viņi iesāka ļoti švaki, un es tā teikt, pat neatpazinu savējo komandu, kas tur īsti notiek, kā viņi spēlē, kas tas pa uz maiņām 1-1 spēlēšanām, ko tās pirmajās 3-4 kārtās. Bet tad viņi tā Tagad kā, vienkārši spēlētāju, tā komplektācija ļauj to darīt. nu, ok, tas arī, jā. Bet nē, bet viņi tā kā tagad uz kādām pēdējām 5-6 kārtām saņēmās, smuku foršu komandas basu spēlē, dabū daudz punktus bez driblēšanas, vienkārši ar katiem izskrējieniem. Atceros, kā pret Panathinaikos, kad viņi spēlēja, ka Lauznis Tomas Volkers postā pret Slukas saņēma kāds 10 reizes pēc kārtas un vienkārši taisīja situācijas, un gan Vezinkovs, gan Forņē dabūja brīvs metiens, un Volkam, kad 10 asistēja spēlē, bija tīri uz to, ka tā, ka apmēram bez reāli kaut kādiem dribliem un 1-1 spēlēm tu vienkārši sameklē brīvos cilvēkus, samet lētos punktus. Vezinkovam droši vien ir, cik no fantasy mēs te skatāmies, droši vien ir vislielākā efektivitāte līgā vai viena no. Kāpēc? Jo viņš tur vāc rebounds, tas ir viens, bet otrs ir tas, ka viņš laiku dabū brīvus, labus, vieglus metienus, un viņš māca atrast īsto vietu, īsto brīdi laukumā, kur atrasties. Un, nu, katru spēli viņš dabū kaut kādus 3-4 ļoti vieglus tādus lejapiņus, kā citās komandās līderi nedabū. Viņiem ir pašiem ar driblu kāds jāizčakarē ļoti meistarīgi, lai tiktu līdz vispār tādai situācijai. Jā, es Tas, vienkārši ticu tādam efficientam basketbolam. Ja viņi tā turpina spēlēt un ar to talantu, kas viņiem ir, tad es domāju, ka, ja viņi tā turpina, tad viņi būs pirmie un viss būs tur kārtībā. nē, es domāju, tur ir visu ļoti daudz, tad tur arī balstās, principā, uz talantu. Arī tie visi tie lētie punkti, ko tu minēji, tas jau viss, principā, ir No tāpēc, cita ka tā nemāk, jā, pat tas ja ir tāpēc, gribētu. ka Saša Vezenkovs, principā, bez bumbas ir labākais spēlētājs visā Eirolīgā būs. Un godīgi tas nav tāpēc, ka Tomas Volkovs ir labs piespēlētājs. Tā vienkārši nav. Tur vienkārši tā. Ja man komandā ir Saša Vezenkovs, es arī varētu 4 asistus savākt. Tas nav tik sarežģīti, būsim godīgi. Vienkārši, ja tev komandā ir tāds Vezenkovs, tev milzīgi daudz iedod. Es īstenībā gribētu arī pie tā paša Olimpijākas, tā viņa spēle, kas bija pret Panathinaikos, bija iespējams kvalitātes ziņā labākais basketbols, varbūt, ko es jebkādā sfēru līgā redzēju. Tur Nu, bija tā trakā trešā ceturdaļa, ne? tur bija kaut kāda, es nezinu, 16 metieni pēc kārtas tiek iemest un tam Jā, līdzīgi, un tur nebija, ka konus stāv aizsardzībā, bet, kad, nu, reāli apčakarē dabūt, tad labi diezgan sīčābas komandas un vienkārši visu realizē. jā, kvalitātes ziņā es nebiju tik labu spēli, godīgi redzējis. Vispār, man liekas, es Kurš to būtu neatceros. domājis, ka tu kādreiz to teiksi par Grieķu derbiju? Bet jau man jau vispār nav nekas pret Grieķiem. Man godīgi man pat patīk Panathinaikos. Man vispār nav nekāda pretenzija. Man vairāk vienkārši. Man arī par to Olimpijākas nav pretenzija. Man vienkārši man tas Balkaps nepatīk. Es tā kā, es ņēmu, ja ko tu pieliec ar citas aspektu, un viņi arī ļoti patīk. Vienkārši man nepatīk tev lauži basketbolā. Varbūt tev patīk, es nezinu, spēlētāji, kas tur nevar iemest neko tālāk par leju. Man nepatīk skatīties tādām muļķībām. Es labāk tad redzu vienkārši skaisti cilvēku skatās, tā kā Kendriks nāca aizsākt spēlē, nevis kā Volkaps tur ar galvu sienā cenšas kaut kam izsist cauri, ko viņš nevar izdarīt fiziski. Tā arī viss man problēma. Es vienkārši esmu skaisti skatām basketbolu fans. Runājot par skatām basketbolu, tad Parīzi jāatzīmē. Parīzi demonstrē tādu basketbolu, kā man patīk redzēt. Viņi varbūt skrien ar galvu sienā. Visu vienkārši maksimāli ātrumā visu laiku un met, bet tas vienkārši prieks skatīties godīgi. Kaut kas varbūt jauns, ko tik daudz mums, jā, tepat Eiropā nevar redzēt. Un it īpaši tad komandā tāds Tīģers Šors, kuru man liekas, pull-up pustālēs ir vispār labākais Eiropā. Un tiešām ļoti forši spēlē Parīzi. Jā, nu, viņš ir pats ļoti ātrs. To, ko viņš darīja Eirokausā, to viņš un visi Parīzi ir mierīgi pārnesuši Eirolīgas līmenī. Un, nu, es teiktu, Parīze un Bajens ir tādi divi lielākie pārsteigumi par to, cik labi ir iesāktas sezonas, cik labi iet, cik uzbrukums ir arī tāds ātrs, precīzs, punkti diezgan viegli nāk. Un, jā, nu, prieks skatīties. Un, izstāsta, ka mums ir tādi playoff contenderi diezgan nopietni radušies. Nav tā, ka atslēga abām šīm komandām un arī Žalgirim
ir tas, ko es arī iepriekš minēju, ka tur tās lomas ir visiem skaidrs. Tur nav tā, ka tur, nezinu, Maudo Lo vienā spēlē izdomā, ka viņš tagad būs Viņš galvenais gan nesen džeks. kaut kad tikko ļoti labi nospēlēja. Nē, nu, Vienmēr. tas ir iespējams, bet tā, ka, ka visi zina, ka tā ir TJ Shorts komanda, tad Jā, es nezinu, tā ir Kārsena Edvards komanda vai nav? Nu, viņa vai Napier. Nē, diskutēt. Nu, jā, respektīvi, ka tur viss ir tā kā, diezgan skaidrs, tās lomas ir. Un tas pats arī Žalgirī, tagad tas Lonijs Volkers ienāca. Bet neliekas, ka viņš tur baigi kaut ko sabojājis. Skaidrs, ka tā joprojām ir Arnolds Butkevičs komanda. Tas jāpiekrīt. Bet par tādu pašu pareizi īstenībā runāt, lomu sadalījumu ziņā viņiem tomēr spēlē ļoti pozitīvi. Tā ir principā tā pati komanda, kas viņiem bija pagājušajā gadā. Viņi 3 gadus kopā lielākā daļa. Nu jā, un tad tur vēl daži tie no bonus, jo arī tie, kas, piemēram, šogad pienāca klāt, es nezinu, ka Varis Heis un Jakubu Vatarā, man liekas, nav īpaši sarežģīti integrējumi komandā. Nav tā, ka viņi būtu tādi, kuriem vajadzētu daudz bumbu vai kaut ko tādu. Un Moldovā vienkārši kā otrais saspečs arī pietiek. Pagaid, ko tu minēji kā pirmo spēlētāju? Heis, Otrais tad? Vatarā. Kas ir spēlētāji? Jo es skatos GO3 tiešraidzi, es zinu tikai Katarā. Nu, GO3 ir citādāks. Tas ir tas pats spēlētājs? Nu, man tā liekas, varbūt es nepareizi izrunāju. Te jāsazinās ar zinātājiem. Nē, jo varbūt ir tā, ka tur ir 2 tādi spēlētāji. Ja es saku, es skatos Parīzes spēles, es zinu tikai Katarā. Tas jā, ir. Nu, šitos tiešām nesaprotu, kur viņi. Nu, labi, Ja kāds GO3 komentēs klausās, nu lūdzu, Eirlīgas mājaslapā var atrast tā kā spēlētājs, kā izrunāt uzvārdus. Viņi paši, kur ar lapiņām stāv mīdīt dēļ un pasaka, kā izrunāt uzvārdus. Lūdzu, atrodiet šo. Tur jūs daudz jaunas lietas uzzināsiet. Turpat fiziski nekur burts nav tuvumā. Nu jā, tas vispār nav nekāda iemesla teikt, Katarā, tas vispār tur nekādā veidā nelīmēs ar realitāti. Bet, Nē, bet es piekrītu par to, ka tie ir tādi spēlētāji, kurus nav pārāk grūti integrēt. Un tad, man liekas, arī tāds Maudo Lotajā komandā ļoti labi ieguļās iekšā ar to, ka viņš ir aizsargs ar diezgan lielu Eirolandes pieredzi. Un tad, ja mēs tā pieņemam, ka visiem ir daudz maz vairāk par 2 aizsargiem, izņemot Feneru, tad man liekas, viņš ļoti labi iet kopā ar to Hifi un Šorts. Jā, un arī par to pašu, man pat Bayern ir kaut kādā ziņā varbūt nedaudz lielāks pārsteigums, jo tu, piemēram, šo sezonu ne no kurienes Kārsens Edvards ir palicis efektīvs pēkšņi, ko mēs no viņa neredzējām. Viņš viņam sanāk 3. sezonā Eirolandā. Mēs pēdējo to ne Fenerā, ne viņa pirmajā Bayern sezonā neko tādu neredzējām. Tad viņš tagad pēkšņi ir efektīvs visos tajos metienos. Man neliekas, ka viņa metiena izvēle ir kardināli mainījusies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Vismaz man personīgi tā neliekas. Bet viņš vienkārši tagad met visu iekšā. Mums ir divi līdzīgi tipi spēlētāji, viņš un Markus Hovards. Es tieši gribēju teikt. Šo sezonu samainījušies vietām. Tieši tas, ko gribēju teikt, jā. Nozagt talantu, tā kā Space Jamā, principā. Jā, iespējams kaut kur Amerikā vasarā treniņos, kaut kur bumbu piespēlēm pārgāja tas talants. Pagājušajā Laso bija Bayernā pagājušajā gadā, ja šogad Baskonijā, tad sanāk tur, kur ir Laso, tam pazūd spējas. Nu, tā sanāk. Bet tas tāds... Tas ir vienīgais izskaidrojums loģiskais, ko mēs šeit varam atrast. Labi, kā pie Itūda arī Karsenam Edvardsam, laikam, spēja nebija gluži. Bet tā kā es teicu, pirms 2-3 gadiem, kad mēs runājām, ka cilvēki no Fenerbahčes teica, ka Kārsens Edvards joprojām mācās basketbolu, tā kā iespējams viņš beidzot iemācījies. Nu, varbūt arī tas. Nē, bet tur tā lieta, es nezinu, man nerodas iespējas, ka viņš ir īpaši mainījis paradumus vai kaut ko tādu. Nē, atnāca treneris, kur, teiksim, es domāju, ka kaut kur var vilkt paralēls ar kaut kādu Denisu Šrēderu Vācijas izlasē, ka vienkārši Herberts dod iespējas un ļoti uzticās tiem kaut kādiem pāris aizsargiem. Un māki izmantot tās figūras, kas viņam ir, un uzspiest uz tās trumpiem kaut kādā veidā.
Jo, Arī Andi Ops ir pamodies, ko viņš Eirolīgā nodemonstrēja beidzot tieši iepriekšējā. Tā bija laikam piekdiena, nodemonstrēja kaut ko tādu, ko no viņa Vērliņš Vācijas rekordus izlasē var stādīja. jā, kaut ko tādu, ko no viņa Vācijas izlasē var katru vasaru redzēt, bet tad Eirolīgā nevar. Un tad Es gribētu arī beidzot pateikt paldies šajā sakarā FIBA un Ulagam, ka bija iespēja redzēt šo spēli un ka bija iespēja redzēt Eirolīgas iepriekšējo spēļu kārtu, jo es, protams, nesekoju līdz Latvijas izlasēm, es turpināju skatīties Eirolīgu. Labi, tas ir, protams, piedūriens, bet jā, tas bija diezgan drausmīgi. Piemēram, spēlēja ceturtdienā, laikam ceturtdienā bija Žalgiris ar Panatu. Nē, piekdien bija. Piekdien bija Žalgiris ar Panatu un piekdien bija arī Nu, Bajens. viņi bija Latvijas izlasē vienā dienā, jā. Jā, nu, tur es vienkārši pilnīgi neko neredzēju. Nu, skaidrs, ka bija iespējas tur skatīties atkārtojumu tā tālāk, bet nu, tas vairs nav tas. Un tad sanāk no pagājušās spēļu kārtas es redzēju principā tikai Virtus ar Feneru, kas bija trešdienā. Jā. Nu, viss lielisks aplaunos, kā vienmēr. Tas vienmēr patīk, ka cilvēks domā. Lai Nē, nu, skatītājiem labāk, tas labi, ir tā kā galvenais. angliski sakot, all jokes aside, nu, es nezinu, kāds ir tas risinājums, bet nu, ir jāatrod kaut kāds risinājums tam visam. Man godīgi liekas, ka es tomēr FIBA vairāk pie visu vainoju. Jo, nu, būsim godīgi, tas nav objektīvi ielikt divus logus sezonas laikā. Ja mēs vēl ņemam vērā, kāds tagad ir grafiks, tad tas grafiks vienkārši ir drausmīgs. Viņiem jau sezonas sākumā. Viņi tagad ir, ja es nemaldos, bija nospēlējuši par 2 spēlēm vairāk nekā pagājušā sezonā šajā pašā laikā. Uz vienkārši. Tu nevari vēl vienu nedēļu izņemt ārā, jo tev jāliek kaut kur vēl viens double game weeks. Tas grafiks ir nereāls. 2 logus sezonas laikā nav variants, man liekas. Labāk ielikt Nu, vienu vasarā mans pēc sezonas. piedāvājums būtu laikam samazināt to pauzi starp Final Four un playoffiem. Jo tur, man liekas, ir nedēļas pauze, 2 nedēļu pauze. Bet man liekas, tagad arī viņi ir relatīvi. Man liekas, agrāk tur pat bija vairāk. Tagad tev ir, man liekas, viņi nospēlē plēfiem 5. spēle. Tad ir 1 nedēļa brīva, un tad nākamajā viņi atkal spēlē. Viņi spēlē Final Four. Nu, vēl ir variants, varbūt ievilkt drusku ilgāk to visu. Jo, piemēram, nezinu, tur Spānija, Francija, Itālija tāpat spēlē līdz Grieķiem mazāks čempionāts, Lēšiem mazāks čempionāts, bet nu, tās lielākās līgas, man liekas, Turcija arī viņi gan līdz Jāņiem spēlē. Jā, nu lielākoties līdz Jāņiem spēlē. Nu, tur nedēļu vēlāk pārlikt, es domāju, nebūtu baigo problēmu. Nu, varbūt. Vai arī kāds tāds ielikt to logu vienkārši. Vai nu Vēl ir pirmssezonā, variants sākt nedēļu ātrāk. Es arī domājos, ka es nezinu, kāda ir tie noteikumi vai kas, bet tāpat, ja vietējie čempionāti jau ir sākušies pārsvarā, kāpēc nevar nedēļu ātrāk, piemēram, sākt. Tur redz, piemēram, Žalgiris, man liekas, ja es pareizi atceros, nav tagad pie rokas viņa kalendārs. Viņi, man liekas, pirms Eirolandes sezonas sākuma diezgan aktīvi spēlēja LKL, un viņi, man liekas, bija nospēlējuši kaut kādas jau pat 4 kaut kādas izbraukuma spēles vai kaut ko tam līdzīgu, kas ir, nu, tāds, laikam, labs plānošanas piemērs. Nu, es nezinu, protams, vai tas ir diskutējums jautājums, vai tur vajag vietējiem čempionātiem tam visam pielāgoties un tā tālāk, un dot kaut kādas priekšrocības tādam Žalgirim, bet man liekas, arī no sanāk, mājinieku perspektīvas ir diezgan labi tas, ka nu, tev noteikti ir lielāks šances pārsteigt uz Žalgiri tajā brīdī, kad viņi vēl tur meklē tās savas lomas, vēl nav ieskrējušies. Jā, es domāju, visiem tas izdevīgi, un kāpēc ne? Ka arī Žalgiris pareizi to dara, ja viņi vairākas izbraukuma spēles jau izspēlē, lai viņiem nav tur, piemēram, pēc double game week vēl tur kaut kas jādara. Un jā, arī pārējiem izdevīgi kaut kādā ziņā. Tu vari sākt sezonu jau uzreiz, tā teikt, piesaistīt skatītājs vēl kaut ko mājās pret Žalgiri, tūlīt ņemsim spēli, un domāju, no visām pusēm tas ir forši un pareizi. Labi, kas mums vēl pie Eirolandes runājums? Ir vienkārši ļoti daudz lietas notikušas. Pat Nu, nezinu, kādā secībā iet. Es domāju, droši varat celt augšā jebkuru topiku. labi, ko jūs domājat par Fenerbahču un Arturu Žagaru tagad, kad arī ļoti daudz vadošie aizsargi izkrituši no rotācijas un pieļauju, ka aktīvāk skatāmies Fenerbahču spēles nekā citus gadus. Ko jūs redzat, ko jūs domājat par to visu? Es teiktu, ka man tas ir diezgan liels pārsteigums vispār, tas, ka viņi
ar visu to, ka ir izkrituši tik daudz aizsargu, ka viņi ir joprojām pirmajā vietā. Man liekas, ka tur nāks zaudējumi, bet lai varbūt arī kaut kur nostrādā kaut kāds pateicīgais kalendārs, ka tev ir jāspēlē tur, teiksim, pret nespējīgu Virtus, kas vēl paņem un atdod spēli. Cik tur bija, man liekas, 5 minūtes līdz beigām bija apmēram 10 punktus starpība. Jā, Jā, kaut kas tāds bija. Tur, nu, Valtam jājūt tā līdz precīzi. Nepiln 10 punkti gan jau. Nu, visticamāk. kaut kādā 8 toči, man liekas, bija tur diezgan droši. Lūdzu, var apskatīties. Nu, te arī, principā, tā skatoties to grāfiku, es teiktu, ka viņiem bija, kurā spēlē Baldvins savienojās. Tā. Šlaikam pie tās vēl, ne? Varbūt, bet īstenībā pirms traumas arī Baldvinam nekāda. Viņš iesāka pirmās kaut kādas 3 kārtas ļoti labi, un pēc tam galīgi vairs nebija labas Es spēles. piekrītu, jā. Nē, Tas nu, bija interesanti. bet jebkurā gadījumā, nu, ja tev, es domāju, ir baigā atšķirība, vai viņš ir vai viņš nav. Nu, Nē, Es šobrīd domāju, ka droši tas vien. ir arī tas spēlētājs, kurš, nu, es gribu ticēt, ka viņš kaut kādā brīdī, varbūt pat šitā tāda piespiedu pauzīt nāks viņam par labu, un ka viņš spēs tos kaut kādus savus apgriezienus palielināt, jo kopumā viņš tiešām bija diezgan liela vilšanās. Un tur vienā fantasy draftā viņi paņēma, un nu, kopumā jā, tāds nepārāk spilgts un ne tuvu tik spilgts, kā es jau Valtam īstenībā stāstīju šo teoriju, ka Dimitris Janakopulos, jeb Panathinaikos īpašnieks, kāpēc viņš, piemēram, paņēma Lorenzo Braunu. Jo viņš vienkārši var to izdarīt un finansiāli atļauties. Un atceramies, Baldvins bija arī izkritis ceturtajā fināla sērijā, laikam pēc pirmajā spēlē izkrita, nemaldos. Un pirmajā vai otrajā. Jā. Nu, jā, nav tik būtiski, kur būt. Un tad Lorenzo Brauns tur atkal, kuram varbūt nebija tā izteiksmīgākā sezona, ņēma spēli savās rokās un tur taisīja visu Makabī uzbrukumu. Tad, ja būtu situācija bijusi otrādā, ka būtu izkritis Brauns un Baldvins būtu, tad vienkārši Baldvins šobrīd būtu panatā. Nu, varbūt, bet Es es nezinu, nezinu, vai es pats piekrītu. Baldvins iet uz turieni, jo man liekas, ka viņam. Es domāju, ka viņi jau paši skatās to komandu. Viņam Nē, man tas liekas, vairāk ambīcijas tīri no tajās. tās Nē, no perspektīvas. Janakopulos. Vienkārši viņš var paņemt jebko, ko viņš grib. Bet viņas īstenībā, es to tev arī tajā pašā dienā tieši rakstīju, ka es viņu īstenībā tiešām var respektēt. Viņam vispār vienalga. Viņš varētu parakstīt, ja tagad Mīciņš izdomās atgriezties Eiropā, viņš visticamāk būtu iesaistīts sarunā. Viņam nav vispār Nu, nekādas Pānats noteikti vajadzības. interesētos. Viņi noteikti Viņam- interesētos. Jā, viņam komandai ir 5 gārdi, no kuriem visi 5 ir principā spēlējuši un labi gārdi. Viņš tāpat gribētu Mīciņš dabūt. Jo, nu, kāpēc nē? Kas viņam traucē? Kurš viņam pateiks, ka viņš nevar? Viņš ir īpašnieks. Ko tu viņam izdarīs? Labi, Atomans gan jau arī atbalstītu šādu projektu. Nē, viennozīmīgi. Atomā tur jau tā lieta, man liekas, viņam atoms, viņi tā abi divi forši saskaņi, jo viņiem abiem diviem ambīcijas pilnīgā kosmosā. Un, ja tu pie tā visu vēl pieliec klāt, principā neizmērojams iespējas, tad vispār ideāli. Jo viss notiek, mums ir principā čempionu komanda. Burtiski ir čempionu komanda, pagājušajā sezonā uzvarē. Un, Šo ja kāda sezonu spēle- labas iespējas atkārtot. visu. Ja kāds spēle tiek zaudēta, tad iesniedzam uzreiz protestus un prasām kaut ko, sazin ko. Liekam Tas arī- video iekšā, loģiski to, ka tiesneši ir, nevar zaudēt tāpat, tiesneši ir vainīgi. Protams, vienmēr. Jā. Kurš cits? Starp citu, kamēr vēl esam pie Janakopulos kunga, tad es tieši kaut kad salīdzinoši nesen redzēju Francijā tas Skvīks, kas ir viņu Eirolīgas pārraidītājs, veidoja intervijas ar vairākiem Eiropas basketbola personāžiem. Tur bija Maiks Džeims, tad bija arī Janakopulos. Es zinu, ka man liekas, šodien iznāk ar Miško Raznatoviču, tādu Eiropas ietekmīgāko aģentu sarunu. Un tad Janakopulos kungs, ja es pareizi atceros, tur stāstīja, ka viņš ir nosapņojis kaut ko līdz finālam. Un tad finālā kaut kas notiks, bet Panats uzvarēšot tāpat, laikam tā viņš teica. Mums ir par iepriekš, es arī kaut ko līdzīgu teicu, ka viņš principā pamodās no rīta un zināja, ka viņš uzvarēs titulu nākamgad. Jā, viņš Tāpēc tāds vajag tā kā- visu parakstīt. Laikam viņam kaut kādas vīzijas nāk virsū, vai es pat nezinu, kā to nosaukt, bet jā, viņam kaut kas uz to pusi. Bet, ja strādā, tad, laikam, ko mēs iesim pārmest, ka viņam pagaidām viss ideāli pēc plāniem, principā. Nē, iespējams, viņi gribētu būt augstāk tabulā, bet es domāju, ka tur nekas nav baigi zaudēts, teiksim tā. Jā, bet tad arī tabulā viņam ir rekords. Viņi ir 2 uzvaras aiz pirmās vietas.
un nospēlēt. Viena double game week jautājums. Nu jā, tur nekas vispār traks nav. Ja tā godīgi, es nezinu, varbūt tas būs unpopular opinion, bet tā godīgi kāda starpība, man tas pirmais, otrais, trešais, tāpat nav tā, ka pēc spēka tik un tā dažreiz tev, piemēram, pret kaut kādu 5. sīdu būtu izdevīgāk spēlēt nekā pret 8. Piemēram, tur, ja Reāls pabeigtu kā 7, tad droši vien tu nemaz negribi būt otrais un tādā garā. Un es teiktu, kamēr vien tu tiec uz Final Four un vienkārši neuzraujies uz kaut kādu savu visnevēlamāko pretinieku plēvu sērijā, ka tikmēr izmēr vienalga, vai tur ir 1. vai 6. Nu labi, ne homecourt vajag, bet Nē. piemēram, kāds starpība panāks būs 4. vai 1. Ja viņiem es domāju, tad pretī būs Bayerns vai Parīze, piemēram. Es domāju, starpība ir tas pamatturnīra uzvarētājs Lāsts. Es domāju, ka viņš tur jau sasapņojas, ka Olimpiakos paliek 1. sezonā. Tas gan. Šitas noteikti ir izdomās. Tas ir tāds, es domāju, viņa sapņu scenārijs, ka panāc 1. Viņi tur nezinu. Es pat nezinu, gan jau, ka viņi labāk ir 2 vai 3, jo foršāk viņas finālā apspēlēt. Nu jā. Īsumā Grieķu fināls varētu būt ļoti jaudīgs. Jā. Vienīgais, kas runājot par... Otro gadu pēc kāds par to arī sapņošu. Tas ir tas, runājot par Final Four, redzējām, nesen parādījās informācija, ka Belgrada ir izvirzījusies kā galvenā rīkotāja. Sanāk, ja nemaldos, kaut kad drīzumā arī būtu jābūt tam lēmumam, un tad izskatās, ka mums atkal būs Final Four bez mainiekiem. Lai man piedod, Partizāns tur es negribu izcelties ar kaut kādu hot take, kas pēc tam man varētu būt dārgi maksāt, bet reāli, tiešām, tā izskatās šobrīd, un Zvezda arī sāk ļoti labi, bet tagad ir nosēdusies, laikam, atpakaļ uz to kaut kādu savu reālo pozīciju. Un arī tagad mēs tikko vēl pirms pāris minūtēm runājām par to 10. Redzot, kā šobrīd spēlē Parīze, kā spēlē Bayerns, un arī tas pats Žalgiris, kas varbūt ir tādas negaidītākas komandas šajā 10. Tad ir grūti redzēt vismaz šobrīd, kā varētu Sērbi tikt viņām garām. Bet tas ir šobrīd, ja atceramies pirms 3 sezonām. Nevis pagājušajā sezonā. Partizanam. Jā, tieši tas pats bija, tāpēc es saku, un zigāt, tomēr arī jāņem vērā tas, ka tur ir no palicis viens spēlētājs, Balša Koprivīts, kurš reāli nespēlē un neko nedara. Tā ir pilnīgi jauna komanda, bet jā, redzēsim. Varbūt Karlis Džons tāda neliela vilšanās varbūt. Viņš kā nedara neko pārdabisku, bet ko es laikam sagaidīju, bet arī jāņem vērā tomēr tas fakts, ka Dienvidsudānas izlasē viņam ir pavisam cita loma nekā šobrīd Partizānā. Plus viņi paņēmuši arī daudz tādus spēlētājus, kas, manuprāt, tādā Eirolīgas līmenī vairs nav, vai arī vēl nav tādi noteicoši un uzvaroši spēlētāji. Tas Brendons Deivijs, man liekas, tāds vienkārši tipisks ierīnas centrs. Es nesaskatu viņā neko tādu super īpašu. Tas nav tas Deivijs. Viņš aizvilks savu komandu kaut ko. Jā, tas nav tas Deivijs, kurš bija Barcelonā vai pat vēl Žalgirī. Tāds pats tur Sterlings Browns arī, tu vienkārši paņem spēlētāju, kurš Albā ir vienkārši met 10 punktus. Tas labi bija, laikam, bišķi vairāk, bet kas ir vēl, nezinu, PJs Washingtons, savas mahinācijas ar tur New York ir izbeidzis, kaut ko ir uzspēlējis. Pareiz, PJs Washingtons, Dallasā stūrī stāv. Dallasā, jā. Jā, man fantāzijas stāv. Dallasā stūrī stāv un gaida, ka viņam izmetīs. Jā, Dwaynes Washingtons, kas tur vēl Isaacs Bonga, tas ir spēlētājs, ko es varu redzēt tā kaut kāda viņa profila dēļ, kaut kādā uzvarošā. Jā, Lomas Džeks, bet es redzētu, ka viņš varbūt arī uzvarošā komandā, tur Lomas Džeks, bet pārējie, es nezinu, tur apmēram cik tālu Karlis Džons viņus aizvilks, tik arī tālu viņi aizbrauks. Un redzam, ka pagaidām ar to neiet tik labi. Man liekas, tie Lomas spēlētāji varbūt pat nav tie sliktākie. Vienkārši, man liekas, galvenā problēma ir tas, ka iespējams tie spēlētāji, no kuriem tu sagaidītu, ka viņi būtu komandas līderi, gan Karlis Džons, gan varbūt Lundbergs, viņi, manuprāt, īsti. Lundbergs arī nav pirmā opcija Eirolīgas klubā, tādā uzvarošā.
Jā, bet man tā liekas, ka mēs skatāmies to sastāvu, ka tas bija principā kā plānots, ka viņš ir principā viens no 2 galvenajiem gārdiem. Un es vienkārši pagaidām neredzu, ka ne viņš, ne Džons to attaisnot cerības. Jo, Nē, nu, piemēram, Karlīgs, man liekas, ir bijis labāks, tiksim tā. Nu, ka viņš neattaisno varbūt tās cerības, jo mēs vienkārši apmēram pirms sezonas runājām par viņu kā apmēram tur MVP kandidātu, bet skaidrs, ka viņam nav tur tāda cipara, bet man liekas, kopumā viņš spēlē pat tīri ok. No tā, cik es esmu redzējis viņus. Svarīgi ir to, ka tie lomas spēlētāji liekas pietiekami ok. Gan Bonga, gan arī Jā, es arī gribu Aizēja Maiks, ja. Viņi ir labi savā tajā Tairīgs lomā, Džons arī. bet man liekas, tev vajag, ja tu gribi būt playoff komanda Eirolīgā, tev vajag tādu tā kā kaut kādus spēlētājus ar lielu impaktu, tādus tā kā super darītājus. Piemēram, tā atšķirība tajā Partizāna sezonā, kad viņi arī sāka ar 3-8 un beigās Madrida aizvilka līdz 5 spēlēm. Tev bija tādi kā Panthers un Lesors, kas var pilnībā visu izmainīt. Un, piemēram, Arī Zaks Ledejs. Nu, arī, jā. Un, piemēram, šobrīd nevienam no Serbijas klubiem, manuprāt, nav tāds spēlētājs, un vienkārši tā paņemt un tev visu sezonu apgriezt kājām gaisā. Ir Cervēnas zvezda komandā ir viens ļoti pieredzējis Lebranko Lazičs. Tas ir spēlētājs, kurš un Dejans Davidots, tie ir varbūt 2, kas varētu aizvilkt. Davidots viens mīļākais. Un es tagad skatos godīgi, lai cik stulbi tas izklausītos no komandām, kas ir 11 līdz 18 šobrīd tabulā, kas nosaukšu Cervēna, Milāna, Baskonija, Partizans, Makabī, Asvels, Virtus, Alba. Vienīgā no šīm 8, kurām es tā teikt redzētu kaut kādus variantus. Es varu uzminēt? Jā, -1 ir redz variants. Nu, Milānai. Jā. Un tieši tā tāpēc, iemesla ka viņiem dēļ, ir spēlētāji Mirotičs un Šilds, kas šobrīd tur viņiem nekas neiet tajā Milānā, ja, bet tev ir resursi, kas tev var palīdzēt kļūt par augstu līmeņu komandu. Un tad jautājums ir tāds, mēs mācās to visu salikt, bet es teiktu pārējiem tur godīgi viss ir beidzies. Nē, bet es to teorijā Tas nekas, ka ir novembris, jā. Tad principā, šobrīd uz atlikušajiem 6 sezonas mēnešiem vienīgais jautājums ir vienkārši kādā secībā tās komandas sarindosies. Tāpēc būtības tas 10. ir skaidrs. Jā, nē, nu labi, kāds tur var kaut kādu 10. 9. vietu dabūt, bet nekas nopietns. Tur nekāds 8. vienam nespīd no viņiem pārējiem. Un pavasarī pastīsimies. Par to pašu Milānu runājot. Es personīgi tā skatoties uz tām 8 pēdējām komandām, es tev laikam piekrītu, bet par to pašu Milānu arī jāatcerās, ka viņiem šobrīd, principā, Mirotičs spēlē bez mazliet labāko sezonu karjerā, vai viņam cipari viņam ir super, bet vienkārši problēma ir tā, ka treneris ir tas pats, kas bija pēdējos 2 gadus, kur nekas nav īsti strādājis, un komandas galvenie saspēlnieki ir Dimitrijevičs un es pat nezinu, Balmāro laikam, es pat nezinu, viņš tagad. Niko Menijons tagad. Niko Menijons paņems kā komandas glābējs, vai tas ir nopietni, es nezinu. Plus vēl tev, principā, ir viens centrs komandā, kurš arī nespēlē. Tagad, man liekas, vēl joprojām Nībo nav atgriezies. Es šī ir komanda, kur es ticēšu, kad es redzēšu kaut ko no viņiem, un es pagaidām tā neko īsti labu neesmu redzējis. Tas, jā, es esmu jau tik, tā teikt, nežēlīgs savās prognozēs, ka visiem citiem es dodu 0%, bet Milānai ir, nezinu, kaut kādas iespējas tur izsties. Un īstenībā, ja Reka Šilds un Nība ir bijuši ilgi ārā, ka ir arī neizmantotas rezerves, kas kādā brīdī tev parādīsies un dos iespējas papildus. Es tev pilnībā piekrītu. Man arī liekas, ka viņiem tas personāls... Tas Alba ir jāņem, protams. Nē, bet īstenībā padomā, viņi paņem tā Alpu, tā būtu play-in komanda. Vienkārši problēma ir tajā, ka viņiem ir tas personāls, lai viņi tur spēlētu. Tur ir tas sastāvs, protams, tur ir jautājumi par to aizsargu līniju un tā tālāk, bet uz augšu viss ir ok. Nav arī vairs 18 spēku uzbrucēju komandā, bet viena problēma tiešām, ko mēs aizmirstam, ir tas, ka tā ir Milāna. Es domāju, ka tas vienkārši ļoti daudz ko izsaka. Milāna tiešām ir generational choker. Viņiem, principā, cik es skatos Eirolīgu pēdējos kaut kādus 10 gadus, viņiem, principā, viena laba sezona bijusi pa lielu. Tā bija tā, kur viņi bija Final Four un gan drīz tika finālā, bet netika. Korijs Higgins.
Jā, es viņam pēdējo 10 gadu laikā īsti neatceros īpaši labas sezonas. Vienmēr tur viens un tas pats. Viņi atnāk ar milzīgām ambīcijām, un tad viņi ir vienkārši atkal slikti. Tā vienmēr ir. Un Es gribētu redzēt treneru maiņu tur, bet skaidrs, ka tas nenotiks. Es nezinu, kam jānotiek. Nu, mēs zinām, tiešām viņš līdz 80 gadiem trenēs. Viņš skatās, ka tur ar Māniju kungs vēl savā solīdajā vecumā ir spējīgs atnākt uz vīpu un pasēdēt kortsēdā. Tad, man liekas, mēs zinām, kāpēc es nevarētu komandu vēl patrenēt. Ja viņš var atnākt, tad es varu arī trenēt. ko tur runā? Viņš ir čempions. Padomā, ko viņam iet prom, viņš uzvarēs. Nē, labi, mēs varbūt tiešām kaut kādā brīdī pa daudz diršam par viņu, jo tas tiešām ir. Es te atkal eju pretrunās ar to, ko es iepriekš teicu par tiem 20 gadus veciem sasniegumiem, ka tos nevajag aizmirst. Skaidrs, ka viņš ir izcils treneris bijis, bet nu, ir, man liekas, jāmāk atrast kaut kāds brīdis, kad aiziet. Un es, piemēram, domāju, ka varbūt viņš būtu pat tīri ok, tas sporta direktors. Tur, nu, teorētiski tas ir tas, ko viņš jau šobrīd dara. Redzam, ka ja mēs NBA visu laiku piesaucam tos lielos tirgus un mazos tirgus, kur ir grūtāk vai vieglāk piesaistīt spēlētājs, tad, man liekas, nu, Milāna, ņemot vērā viņa finansiālās iespējas un to pašu pilsētu kā tādu, kas ir nu, viena no Eiropas lielākajām un attīstītākajām pilsētām un Itālijas finanšu centrs, tad nu, es domāju, ka tur nebūtu problēmas piesaistīt spēlētājs. Mēs varam iet tādā garākā diskusijā un runāt vispār par to kaut kādu spēlētāju piesaistes filozofiju, kas Eiropā ļoti daudz kur balstās, it īpaši Eirolīgā balstās ļoti daudz dažādos aizspriedumos par to, par spēlētājiem un arī visādās aģentu spēlītēs un tā tālāk, kas, piemēram, ir Tudim ļoti raksturīgs. Tad, labi, mēs varam iet tajā virzienā, bet es šoreiz laikam izvēlēšos neiet. Es kaut kā ļoti atkal nesakarīgi izteicos, bet nu, gan jau kaut kādu domu varēju uzķert. Jā, apmēram. Nu, un es arī nezinu, tiešām palabojot sevi. Es nezinu, vai viņš būtu labs sporta direktors, bet es vienkārši domāju, ka. Nu, atkarīgi kā to komuņu tev vajag spēku uzbrucēs, nu, viņš ir tavs Nē, džeks, nu, ko tev jāņem. vienkārši es domāju, ka varbūt tur ir jāpamaina tas kaut kāds treneris. Nu. Nē, nu labi, tad ir, tad vienkārši, es nezinu, vai viņš būtu labs sporta direktors vai ne, tas, principā, tad tev jautājums tāds, kāda tas sastāv. Nu, viņš jau tagad ir tas. Nē, tad vienkārši jautājums, vai tavuprāt problēma ir sastāvs vai tas, ka sastāvs slikti spēlē. Tā kā vai šīs pašreizējais sastāvs varētu būt daudz augstāk. Nu, tā kā viņš ir Es domāju, ka viņiem daudz augstāk baigi nē, bet bišķiņ. bišķīt augstāk varētu. Nu, es domāju, ka ar citu treneri nebūtu kaut kāda zaudējuma, būtu Albai no +20. Es neredzēju, varbūt pilnā garumā to spēli, un es nepateikšu, kāpēc viņi tieši zaudēja, bet nu, tam vienkārši nevajadzētu notikt. Nu. Tas, ka tur Žalgiris arī pret Milānu atnāca. No, jā, protams, par ko vēl. 27, Jā, 27. Nu, es domāju, ka Milānā 27. Nevelti ir teiciens, kuram es nevienmēr piekrītu, bet nu, tāds teiciens vienkārši eksistē. Uzvar komandu, zaudē treneris. Es īstenībā, ja mēs runājam tieši par šo teicienu, es drīzāk nepiekrītu nekā piekrītu, jo it īpaši, piemēram, tādos sporta centra komentāros šis teiciens visvairāk tiek aktualizēts tādos brīžos, kad kāds spēlētājs ir izdarījis kaut kādu maksimālāku muļķību. Ja, nu, piesauksim rekordu Latvijas futbola izlasi. Ja. Mums ir 2 aizsargi, centra aizsargi, kas ir pēdējā gada laikā vienkārši brutāli iestuši savos vārtos. Nu, tā kā vienkārši paņēmuši un principā uzšāvuši pa savu kastu un tur ir gols. Nu, tad man ir jautājums, kā treneris var būt pie tā vainīgs? Maiņa bija jāveic. Nē, nu es pieļauju, ka es kaut ko. Nē, nu, protams, tu vari veikt kaut kādus preventīvus pasākumus un tā tālāk, bet nu, tas ir sports, jā, un tu nekad nevarēsi visu tur paredzēt līdz galam. Un... Nu, labi, kā tu šito varētu paredzēt, ka tos komandu pamats sastāv centra aizsargs izdomā? Bet tad taču treniņos ir jāpārbauda savu spēlētāju un jāredz, kur ir briesmas. Nē, es saku, tie ir kaut kādi preventīvie pasākumi, bet vienmēr pastāv tas risks, ka kādam notiks tur kaut kāds erors tur galvā vai kas, un tu nonāks līdz šādām situācijām. Un tas pats arī basketbolā. Ir, nezinu, tur, protams, ja tev tur ir bijis timeouts, tur paņemt timeout, uzzīmēt, kā tur ievadīt bumbu spēlē, vēl kaut ko. Bet es, piemēram, atceros reāli no jaunatnes līdz laikiem. Mums bija, teiksim, kaut kāda problēma
ievadīt, pat ne problēmu, bet vispār, teiksim, treneris. Tu kļūdies, piemēram, tur ievadot kaut kādu gala autu, un tur treneris pēc tam timeoutā vai tur treniņos izstāstīja, ka, piemēram, labākais veids ir, piemēram, nevis tur mēģināt, lai tu tur pārmet bumbu pāri, ko mēs redzam ļoti daudz tur Eirolīgā, bet vienkārši aizsargam noskriet pa priekšu gar gala līniju, lai tu saņem bumbu, ja tur ir atsitieni vai vienalga kā. Un bieži vien es redzu, ka kaut kādas tādas varbūt nosacīti pamat abecas lietas tiek aizmirstas un neizpildītas, un tad arī bieži vien rodās kaut kādi šitādi erori, un tad, es nezinu, cik ļoti tā ir treneru vaina, pavisam īsumā, ja es nezinu, cik ļoti tā ir treneru vaina, tajos brīžos, kad spēlētājiem sanāk tādi, Valds teica vārdu generational, ja es arī teikšu generational errori. Un kļūdas tādas pilnīgi muļķīgas. Es nevaru Milānai varbūt tādas nosaukt šajā sezonā, bet tā kopumā tīri runājot par tādu, tādu filozofisku debatu, cik ļoti zaudējumos vainīgs ir treneris. Šeit, piemēram, es to Albu varbūt tik daudz neredzēju, to spēli, ko viņi izlaid. Vienīgais, ko es atceros, arī tad runāt par treneru kvalitātēm, ka tur bija, man liekas, Spanjola aizmet garām Trojku pamatlaika beigās, viņam likās, ka viņš uzvarēja, piemēram. Viņš tur attaisnojās, laikam. Ko tu viņš vienkārši būtu kaut ko, būsim godīgi, nezinu. Žējā Smits arī attaisnojās, viņš bija fināls. Pastīsimies, jā, kā reāls situācija. Tas ir vienīgais, kas no tās atceros, bet tajā, piemēram, tajā Žalgiris spēlē, es nezinu, viņu, man liekas, es kaut kādā ziņā vainot treneru, jo pa lielam tev ir plus 27 bija vēl 4. Nē, es domāju vairāk, par to es piekrītu. Es vairāk biju domājis kaut kādas vienkārši konkrētas epizodes, ka tev ir kaut kādas atslēgas epizodes, kas notiek, un, piemēram, nezinu, spēlētājs nostaigā, spēlētājs uzdriblē sev uz kājas, vēl kaut ko. Tev notiek kaut kādas lietas, kas pie normāliem apstākļiem tev nenotikt, ja? Un ka tāpēc tu zaudējumā vaino treneri. Es vairāk vienkārši runāju par to teicienu kā tādu, un ne par varbūt konkrēti Milānu. Jā, es teiktu par treneru arī kaut kādu izteikti stulbu epizodu, piemēram, es nezinu, nepaņemts timeouts, ka tev ir -3 1 sekundi, un tad tu met no full courta. Jā, nevis tu varētu paņemt timeout, uzzīmēt kombeņu un izmest normālu trīnieku, piemēram. Tādas situācijas, vai kaut kādi tiešām mistiskie lēmumi, vai es nezinu, mistisks mājiņas, kaut kas tiešām tāds jocīgs, un tad tu tā iemesla dēļ izlaid, piemēram, +10 un zaudē spēli, tad varbūt, bet tā vienkārši dažreiz tu vari kā treneris izdarīt visu, piemēram, es dažreiz redzu bankī, kā viņš tur ar tiesnešiem vēl kaut kā pēdējā minūte ir kaut kāds -5, vēl kaut kas, un viņš tagad dara visu iespējamo, viņš tur uzzīmē kaut kādu kombiņu, dabū metienu, paņem challenge, tad liek tiesnešiem paskatīties laiku, vai nav nevis 0,2 sekundes ir, bet 0,5, piemēram, ja pie -3, un izdara visas mazās lietiņas. Un tev liekas, ka Virtus sen jau ir zaudējis, bet pēkšņi banki ir savu komunikāciju, piemēram, tiesnešiem uzbūrs no 0,2 sekundēm 0,5. Tad viņš tur no gala ir uzbūris kaut kādā veidā sānaut, un beigās pie -3 tāds Morgans vēl dabū izmest trīnieku, un gandrīz tur dabūt overtime, bija kaut kādā spēlē tam līdzīgi. Un tad tu reāli izdarīs maksimumu, un tāpat zaudēs, piemēram. Es atcerējos vienu piemēru šī sakarā, pavisam nesens notikums trešdiena. Stambuls Fenerbahče pēc ATO izvirzās vadībā, kur Nigels uztaisīja, viņš saņēma, viņš uztaisīja jab stepu, Toko iekrita uz to jab stepu, un tad viņš dabūja salīdzināt brīvu trīni. Pēc tam Lukam, ja nemaldos, bija timeouts, un es neatceros, ko viņš tieši timeoutā uzzīmē, bet tas sausais atlikums bija tāds, ka Alessandro Pajola tas gan man nepatika. Man tas arī ļoti nepatika, un tad rekurtē ir jautājums. Kāpēc viņš ir laukumā? Kāpēc viņam nav jābūt laukumā? Vairāk jautājums, par to, kāpēc Pajola ir laukumā uz uzbrukumu. Skaidrs, ka viņš kā metējs šajos 3 gados, kopš Virtus ir Eirolīgā, viņš ir pielicis, viņš ir labāks, bet es tāpat uzskatu, ka viņam nebūtu jābūt, ka tu vari atrast, es nezinu, ka tu augstu gražulu uzlaid, lai viņš stāv tajā stūrī. Ja? Skaidrs, ka treneris to nedarīs, un tad tā būs uzreiz tā acīm redzamā lieta, kāpēc vainot tur pie zaudējuma, ja tu būtu uzlaidis tur augstu gražulu vai ko, bet
Pajoli visticamāk ir top 3 sliktākais metējs virtus komandā. Viņš, Žižičs un nezinu, kas tur Devontai Keikoks, ja, kurš nespēlē, kurš arī, man liekas, vai cik viņi nav jau Šis lauzuši gan jā, arī līgumu tā, kad pa jolu met to trīnieku apmēram, es nezinu, man liekas, mēs Tu jau visi zinājām, zināji, ka kas būs garām. Man liekas, jāizzaudē. Nu, jā. Un, jā, Nē, es bet tur tajā ir- brīdī domāju, kāpēc viņš tur ir. Un Feners arī, protams, palīdzēja. Tā kā Nu, tā atdeva loģiski, ka viņam tu daļai, palīdzi, jā, jā, jā. protams. Tas... Tur tā galvenā, tur ir īpaši tādā situācijā, tā no Fenera perspektīvas, tā tur reāli dāvana. Ja domāju, tu spēlē klaču Nu, situāciju. labi, ne brīvs viņš var tur trāpīt, bet, nu, Nu, kā ne? Droši. Labi, ja tas godīgi, es vienmēr būtu ņemu Marko, šitādu. ja tas būtu Marko Belnelli, tur nebūtu sekojis nekāda palīdzība. Tur tā lieta, tu vienkārši atver, principā, viens spēlētājs, kad tu pilnībā tur rekordu atver vaļā visu palīdzību. Jo tā kā godīgi no viss, kas var notikt laukumā, ķipa galotnē, pa jols troju, es ņemu 7 dienas nedēļā, laimīšu viņam at. Ja es zaudēju, ja es kā treneris zaudēju to, ka man pa jolu iemet game winner, ok. Šitas ir viens no tiem, kas zaudē, kas vienkārši jāņem. Bet vienkārši kāda iespēja, ka viņš iemetīs. Tev kā Olimpijakos vai Volkap arī. Es asāšu viņu brīvu. Lai viņš met. Lai viņš dara, ko viņš grib. Bet Pajoli labāks metējs nekā Volkaps. Skaidrs, ka mēs Volkaps. nerunājam par elitāriem metējiem. Ja bet mums ir viņi jāsalīdzina, tad es Pajoli ir domāju, labāks līdzīgi metējs. mīnus spēlēt, bet diezgan līdzīgi rezultāti. Varētu būt ilga spēle, ne? Tu vienkārši Neļaut- divas stundas, tad viņi pavērts līdz 3 minūtēm. Tā būtu tas, ka katrs nomet 5 garām, un tad viena iekrīt, un tad, protams, otram arī iekrīt, un tad nevienam nav mīnus. Zini, ka mīnus spēlējot, var spēlēt tā kā to. Kad Uz apļiem ir otrajā jā. Tur nebūtu tāda situācija. Tad gan Nekad līdz aplim netikt vispār. Nav variantu. Labi, bet īstenībā, jā, kaut kas, es šitā esmu tā kā par šitā domājis, un man liekas, ka Lomiks arī teica tajā intervijā vasarā, ka, ka pa Jolam kaut kā ļoti uzticās Luku, un ka, labi, ne tikai tas, ka viņš tur aizsardzībās, skaitās ļoti labs, un arī ir ļoti labs sedzējs, vienkārši. Es domāju, ka ir vēl labāk sedzēji, bet Volkers ir redz, labāks. Bet baigi uzticās tam pa Jolam. Man dažreiz liekas, viņš pa daudz laukumā ir. Bet paskaties, Ir īpaši piemēram, šādā situācijā. tā pati Fener spēle, es saprotu, ka skatījies, ja, Virtus Fener. Jā. Paskaties, kā viņš, piemēram, spēles sākumā, cik ļoti viņš tur denājoja Žagaru. Žagaram Nē, tas bija ir labi, reāls jā. problēmas bija Žagaram. Un es domāju, Luka arī labi zina Žagaru, viņš saprot arī to Fener situāciju, ka tur ir maz aizsargi vispār. Lai gan, piemēram, spēlē viņas atpakaļ atvēl Guduričs. Jā. Un es domāju, ka viņš vismaz sākumā izdarīja ļoti labu spiedienu uz to Žagaru un arī neļāva viņam. Es domāju, ka Žagars vispār arī ir tas spēlētājs, kuram var būt, kurš tā kā ieiet spēlē. Ka viņam vajag tās kaut kādas pāris labās epizodes, lai viņš uzreiz tad būtu vēl labāks. Ka, teiksim, ja viņš tur iesāktu spēli ļoti labi, tad uzreiz tā būtu Virtus milzīga problēma. Un tad Luka, teiksim, noņēma to nost. Un tad tā arī sanāca, ka Žagaram nebija varbūt tā veiksmīgākā spēle metienos. Viņam bija varbūt tur kaut kāds pāris spilgts epizodes. Tostarp arī viņa izslavētais jabsteps, ko es esmu sociālos tīklos nodēvējis par labāko Eiropā. Un es pie tā arī pieturos. Es domāju, ka nav nevienam labāks jabsteps Eiropā. Tieši jabsteps, kā Artūram Žagaram, redzējām, pa Jola palika pilnībā uz vietas. Un nevis jabsteps tikai ar kāju, bet kad viņš arī bumbu ar visu augumu, jā. Un tas ir, es domāju, mēs visi esam jaunatnes līgā kādreiz vai nu viņu seguši, vai tur uz kaut kādu mājiņu trāpījuši uz viņu. Un tā ir letāla kustība viņam. Tad metru tālāk attapušies. Bez iemesla, mazu džēbaņu, un tas metru pa kreisi jau. Jā. Tā kā tā bet viņš tiešām nav tur. Tu esi metru pa kreisi, bet viņš tur nav. Jā, un es domāju, ka, piemēram, tur pa Jola izdarīja ļoti labu darbu, ka viņš spēles sākumā diezgan izsita to Žagaru no ritma, jo viņš arī ņēma viņu tur, principā, fulkurtā, ne tiešām sēdz pa saņemšanu, arī fiziski pret viņu darbojās, varbūt tur bija kaut kāds pāris piezīmes, bet tas ir veids, kur, piemēram, manuprāt, Luka tajā spēlē nostrādāja labi, bet runājot par to pa Jolas uzticēšanos, atgriežamies pie tā, ko iepriekš runājām, viņam nav jābūt laukumā uz pēdējo metienu. Jā, tā kā kopumā tas, ka viņš laukumā, tas varbūt nav tik traki, jo arī tāda Virtus, un būsim godīgi, to nav gluži 100 labi. Bet pagaid, ne jau uz corner trīņu.
Nē, kas ir nē, pēc tāds. es tieši gribēju pēc tam tev piekrist. Tā kā kopumā man nav problēma, ka viņš laukumā problēma, tas, ka viņš ir jau uz pēdējo uzbrukumu laukumā. Tu viņam Nē, nav, par to, protams, nav tur problēma, viņam ka nav viņš ir laukumā. jāatrod. Tas ir. Zinat, vēl tas, ka arī ne tikai tā kā kaut kāds tas procents, bet vienkārši, ka tu pasties uz Džeku un tev liekas, nu, ir viņš killers vai nav, ieliks viņš pēdējo vai nē. Man liekas, tu saliec tos ambīšus stūros, visus Morgans, Klaiburns, vēl kaut ko. Nu, Klaiburns arī ir drausmīgs. Klaiburns ir Jā, tiešām bet, tā kā, bet viņš iegāst, gan ja viņu pusbrīvi atstāt, viņš iegāst to trojku. Un es nezinu, arī paskatoties pa jau, nu es neticu, ka viņš game winner iemetīs tādā spēlē. Nu, es vienkārši neticu, nu. Un vēl viena lieta ir tas, ka man šķiet, ka tas ir Jānis Gailīts, ar kuru es viņam uzdodot jautājumus, esmu vairākas reizes dzirdējis atbildi, ka, piemēram, Dāvis Bērtāns un Dairis Bērtāns ir tie spēlētāji, kas tev ļauj uzbrukumā spēlēt 4-4, tā iemesla dēļ, ka uz viņiem ir maksimālākā uzmanība to viņu sniperu dotību dēļ. Tad ir tāda, kas tev ļauj spēlēt 4-5. Jā, tieši nolasīja to, ko es gribēju tālāk teikt. Tad pa Joli ir tas kadrs. Paskaties, arī viņš bija, teiksim, tā ļoti labi izplatis laukumu, ka viņš bija, principā, tā kā, man liekas, treneri grib, ka tu izplati laukumu, ka tu skrien bez mazliet līdz pašam stūrim, tā, ka tev tur papēdis stāv, ja, ka tu esi jau, principā, aiz vairogi, ja, lai tev ir tas maksimālākais plašums. Un es neatceros, kas viņu sēdzīja, bet tā palīdzība bija nenormāli dziļa. Nu jā, bet tas arī ir loģiski. Nē, es saku, ka tas ir loģiski, tāpēc es spēlēju 4-5. Tāpēc var atļauties tik dziļas palīdzības. Nu. Jo es gribētu zināt to vienkārši domu gājienu. Nu, kāpēc tas ir pa Jolu laukumā tajā brīdī? Ja tev pa lielu, tu, man liekas, tu vari salasīt tik normāli piecinieki. Tu ieliec vienā stūrī Morgan, otrā stūrī Belnelli, un tad tev vienkārši. Labi, jūs man piespiedāt apskatīties. Tulp noskaidrošu, kas bija laukumā tajā brīdī. Droši vien, ka Morgans gāja ar bumbu un tā kā varbūt bišķi netipiski sev izdarīja lēmumu atrast brīvo cilvēku. Vienkārši žēl, ka tas bija brīvais cilvēks. Es arī gribu paturpināt, mēs esam. Nu, es gribēju, lai Virtus uzvar, viņiem tu uzvar vairāk. Lai gan es nezinu, Feners cīnās par sīdingu, Virtus īsti nē. Es gribu, es tā teiktu, lai Banki turpina būt Eirolīgā. Varbūt tur mums nav izlases, varbūt kaut kā būtu izdevīgāk, bet lai paliek, lai viņam iet kā pagājuši gadu. Es vienkārši tā objektīvi skatoties, es domāju, es esmu tiešām pārsteigts, ka viņš vēl tik ilgi ir noturējies. Es domāju, ja jūs atceraties, viņam bija pirmā uzvara pret Partizānu, es esmu diezgan droši viņi zaudētu to spēli, tad gan viņi atlaist, jo tad viņiem būtu bijis 0-6 tajā momentā. Bet labi, īstenībā. Es domāju, tur viņam principā sagāja, ka viņi to uzvarēja. Bet tagad arī tur būsim godīgi, viņam sezona ir beigusies, principā jau. Labi, varbūt viņi nemainīja, jo principā Eirolīgu mēs jau godīgi varam norakstīt. Varbūt vienīgie varianti ir Itālijā kaut ko uzvarēt. Bet viņiem arī godīgi nav paveicies. Piemēram, Bayernam viņi zaudēja, jo Neipiers un kaut kas vēl iemet divas, un vēl Vailers Bāps iemet pēdējā minūtē. Viņiem bija kaut kāds +3, un viņi zaudēja, tāpēc, ka divas, pilnīgi tā aftroikas sejā dabūja. Vienu uz niču, vienu uz -3. Un pret Feneru arī tas pats, tu viss spēles priekšā, un tad Duričs vienkārši pāriet pāri centram bez iemesla, uzmet pāri rokam kaut kādu mistisku trīnieku. Protams, viņš trāpa. Pēc tam, labi, kaut kā ar sodiņiem viņi dabūja to +1, un tagad, bet ar Banki vaina, ka Nigels ar džēbu apčakarēja Toko un iemeta pie -1, kas ir kā forši, Džeks met trīnieku pie -1, ja tas aizsargs. Bet, labi, tas ir Nigels, viņš trāpa, Vai tā ir Banki vaina, ka divas spēles ir zaudējis, tāpēc, ka divas grūtas trojkas pāri rokām kāds ir iemetis? Nē, Banki vaina, protams, bet tas ir vairāk par komandu kopumā. Ja neiet, arī tā pati spēle, ko viņi uzvarēja pret Partizānu, ja tur būtu, tu atceries to pēdējā epizodē, ne? Jā, tur varēja. Ja tur būtu bijis pilnībā, ja principā, ja kurš cits izņemot Frankiju Nilikīnu, tur būtu diezgan normāls iespējas, ka viņi būtu zaudējuši to spēli arī. Viņam pavērsies, ka vienkārši pretī bija iespējams vājākais komandas metējs, un tad tur bija visu arī pie Jola, principā. Redz, kā galda pagriežās daži laikā. Es par to Pajolu gribēju pēdējo reizi. Viņš tā kā labs džeks, viņš reāli labi sēdz, un tas viss ir kārtībā. Es godīgi domāju, ka viņš ir baigi foršs cilvēks.
Droši vien, jā, jā, jā. Es domāju, ka viņš tāds draudzīgs ir. Bet, man liekas, es nezinu, es neesmu skatījis statistiku, cik viņš spēlē, bet uz acis liekas, ka viņš vienmēr ir laukumā. Man liekas, nav viņš 30 minūšu džeks, piemēram. Un ka te ir tas pats stāsts, kas ir Leiši, kas ir Eirolīgā, spēlē liels minūtes tikai tāpēc, ka viņi ir Žalgirī, tad ir Izraela Makabī, tad ir Turki kaut kādi. Un man liekas, ka arī ārpus Itālijas, piemēram, nespēlē, viņš neiet startā, piemēram. Viņam ir Labs 20, Eirolīgas džeks. 22 minūtes vidēji. Viņam ir. Nu, viņam arī īstenībā labi ir priekš viņa personīgi. Vismaz man neliekas, ka vietas backers būtu īpaši iespaidīgs. Tad Eirolandes mērogā kopumā diezgan vājš. Tev, principā, ir Kordiņēks ar milzīgu atvērumu. Tos labākais backers spēlētājs. Tev ir Pajola, tev ir Reģions Takars, Hakets ir kuram soli vispār atpakaļ neuzticas. spērs, piemēram, salīdzinot ar pagājušo gadu. Mēts Morgans ir ok, bet viņš arī man personīgi liekas, kā kuru dienu, dažas dienas viņš labs, dažas dienas netik labs. Un tur vienkārši tur nav tik daudz labu uzticamu spēlētāju. Tu esi, un pa Jolam, tā kā, lai ko mēs arī teiktu par viņu uzbrukumu aizsardzībā, es teiktu, ka viņš ļoti labi atstrādā savus minūtes. Un vienkārši galvenā problēma, ka tu viņu nelaiž pēdējo trojku laukumā. Tas, es teiktu, viss stāsta morāli. Tā kā tu vari viņu turēt laukumā, principā, pēc mazliet 30 minūtes, bet tu viņu netur laukumā uz tām pēdējām 10 sekundēm, kas tev vajag iemest obligāti. Tas ir Jā. vienkārši muļķīgi. Tur es tikai un vienīgi varu piekrist. Būtu interesanti redzēt, dzirdēt, ko treneris Bankī saka tieši par šo jautājumu. Nezinu, vai viņš atzīst kļūdu vai kāds būtu tas viņa viedoklis. Man interesē, man tā kā pat ne tik ļoti vai atzīt, vai nevajag, ka viņam interesē pamatojums. Kāpēc tāda izvēle tiek vispār pieņemta? Jo tā skatoties tā no malas, liekas, tā diezgan muļķīgi viss. Jā, tagad tā, kā pēc kara visi gudri, bet Šito mēs es zinām, pēc kara teicu, šito es pirms kara jau kaut kam Whatsappā rakstīju to, beigās es uzrakstīju burtiski tekstu, pirms pēdējā uzbrukuma gan jau pa jolu metīs, vai kaut kas tāds būs. Tā burtiski bija. Es to nokauloju jau pirms pēdējā uzbrukuma. Tas ir visiem skaidrs, ka tā nav laba opcija, bet labi. Man liekas, mēs jau pārāk daudz pie šī. Kas mums vēl tur no Eirolandes ir palicis? Kas jums vienkārši nāk prātā, jo mums vienkārši diezgan haotiski šis viss, bet, tiešām ir bijusi pauze un vienkārši ir, man liekas, pārāk daudz lietu, par ko runāt. Man ir vienkārši arī laika ierobežojums, tāpēc es saprotu, ka mums jābeidz pēc 13 minūtēm, vai ne? Jā, apmēram var vēl. Kas tad vēl varētu būt tas? Kas jums ir tādas kaut kādas karstākās lietas, ko gribās apspriest? Jo tā mēs vienkārši veltījām, šķiet, 10 minūtes par daudz Alessandro Pajolu. Mēs vienkārši varam pieminēt Barcelonu un Kevins Panters ir labi Jā, ievies jaunajā komandā, godīgi, mēneša MVP dabūjis. Tas ir baigais pārsteigums man vismaz. Man tiešām likās, citējot tevi, Norbert, ka tur nekā nebūs. Tas ir cita tēma, citāds, jā. Viņam arī diezgan interesanti, jo viņi bija principā komandā iekšēji. Nesauksim to par diskvalifikāciju, bet atsēdinājuši Villienu un Gomes. Man liekas, 1 vai 2 spēles viņš bija ārpus pieteikuma atstās komandai. Jo. Tas ir kādiem iemeslu dēļ? Treneru lēmums vienkārši. Tas arī Es domāju, prasmju dēļ vai prasmu dēļ? Nē, es pieņemu gan prasmu, gan viņš prasmju dēļ pirms tam nebija tik daudz laukumā. Jo viņš arī ir viens no tiem, kas nevar konus treniņā nosakt. Un tad, tāpēc viņš gan jau spēlēja mazāk, un tad, cik es saprotu, tur bija kaut kas vai ķermeņa valoda, vai kas nepatika, un tad viņš bija tā nosēdināts uz 1 vai 2 spēlēm. Un par Barcelonu vēl pozitīvi, ka viņi jaunais spēlētājs Dēms Sārs vai Dāmas Sārs, nezinu, kā viņi īsti izrunā vārdu, bet viņš, man liekas, ļoti pozitīvs pārsteigums, arī 18 gadīgs. Manuprāt, ļoti, ļoti labas minūtes viņiem iedod arī ik pa laikam. Un pie tā paša Kevina Pantera arī Parkers, es teiktu, pietiekami labi spēlē, kas arī bija, principā, pagājušajā sezonā lielāko daļu. Tagad arī ļoti žēl, ka Laprovitola ir izkrits, un tas arī izmaina lietas, arī tas, ka tur citiem tagad būs jāuzņemās vairāk, un tad varbūt arī vairāk atvērties tādu Panters un Džabārī, bet pašai Barcelonai tas noteikti nenāk pa labu, un
Lai viņi 7-2 bija iesākuši, un tad tagad pēdējais gan kārtas neizteiksmīgs zaudējums pret Parīzi mājās un izbraukums Bayernam. Un, sapratu, šodien mums sagaida jau klasika. Barcelona kā mainieki, un man liekas, ka arī kā favorīti tika izcelti, bet es došu vēl vienu hotēju, kas saka, Real Madrid pagriež sezonu kājām gaisā uzvarā klasika un sāka izlīdzināt visas bedres. Atkārtošos. Bet gaidām šīs nedēļas vēl klasika. Nu, no reāla perspektīvas viņiem pozitīvi, ka tagad tieši mūsu atgriezās no traumas. Viņš bija ārā uz 3 nedēļām, man liekas. Viņš tagad ir atpakaļ. Tas varbūt nedaudz uzlabo situāciju. Bet tā vēl pieskaroties, tad reāli no viņa skatu punktu teikt, ka Serši Baka ir jebkādas ekspektācijas, kas man bija, viņš ir noperformējis ļoti stabili zem viņiem. Viņš ir bijis. Es pat nezinu, vai tas ir vecums vai kas, bet viņš, es nezinu, viņš aizsardzībā, Norbertu iepriekšējās sezonas man centies izskaidrot, ka Porjē ir drausmīgs aizsardzības cents. Baka ir vienkārši šokējoši slikts. Viņam, es nezinu, vai viņš izstāsta, ka viņam necenšas. Tur tā kā viss ir vienkārši slikti. Tur tas man ļoti nepatīk. Uz vecums. Varbūt vecums, bet pagājušajā gadā viņš bija pietiekami labs, un tad šos viņš izstāsta pilnībā pazudis. Un tas pats, piemēram, Garūba, kurš bija vēl teorētiski spēlētājs, viņš vairāk arī tīri kā koncepts, viņš principā aizvadīs, ja nemaldos, 10 minūtes šo sezonu kopā. Jo, nu jā, tur kaut kāda trauma. Kam pacelt, tas ļoti labs šos. Nu, tur arī spēlē daudz citu variantu, ja kam pacelt būtu slikts, tad vispār būtu drausmīgi. Tu varas arī, principā, kā kuru spēli, dažreiz labs, dažreiz nē. Un tā skats nākotnē tas diezgan bēdīgi būs godīgs. Bet Barcelona būtu jāpiemāna. Tas nav variants. Mēs jau pie Barcelonas nepieminējām Raulu Netu. Jā, tagad pievienās. Jā, tas man liekas tāds interesants papildinājums, jo labi, pasaules kausā viņam tur tas uznāciens bijis līdz traumai. Tas pats arī Olimpiskajā kvalifikācijā, bet tik, cik es viņu redzēju Olimpiskajā kvalifikācijā, ja nemaldos, spēlē pret Melnkalni. Jā, tā bija pirmā viņam. Tā bija tā, kur viņš notraumējās, vai ne? Jā. Nu, man viņš likās pat tīri, ok. Nē, viņš labs ir, tā, kad viņš spēlē, vienkārši tā ir bijusi problēma pēdējā laikā. Jā, tāpēc es vienkārši domāju, ka skaidrs, ka tur nebūs Laprovitols pienesums, bet es domāju, ka vismaz tā uz papīra vajadzētu būt drusku veiksmīgāk nekā Riki Rubio. Nē, nu viņiem arī tur obligāti kaut ko vajag, principā, jo tur viņiem, ja tu noņem no Laprovitola, tev ir Panters vienīgais, tā kā patiešām uzticams uzbrukums spēlētājs, jo tad tev ir Saturānskis, kurš ir, manuprāt, vienkārši rūpīgi sakot, vienkārši nav labs. Tā kā būtiski, viņš nav pietiekami labs. Un Nunjas ir ok piespēlētājs, bet viņš vienkārši arī, tā kā, viņš neprot mest vienkārši, diemžēl. Un tas tev vienkārši visu limitē uzbrukumā. Un Neto varbūt būs, es domāju, ka viņš varētu palīdzēt. Tikai cerams, ka viņam ar veselību būs labi. Es arī neesmu redzējis, kad viņam bija statistika tajā, kur viņš Brazīlijā, man liekas, kad 16 acis, un man liekas, ka 6 piespēles bija. Jo es līku rakstu par šo tēmu, tāpēc, bet es neatceros statistiku. Bet, nu, tur bija kaut kāds 5-6 spēles, un man liekas, zināmā arī tas Brazīlijas čempionāts nav tik švaks. Nu jā, tur grūti spriest, tā kā cik tas ir. Nu, es ceru, labi, es neceru. Es negribu, lai viņam labi turiet, es negribu, lai viņam vispār labi iet, bet par viņu personīgi tas būs jāsaskaņojas. Rūbijā, es domāju, vajadzētu būt labāk. Nu, jā, tas man liekas, tas galvenais. Jā. Rikijs vēl spēlē kaut kur, es neesmu skatījies. Viņš tagad brīvais aģents. Bija kaut kādas baumas par to, ka viņš varētu Badalonai pievienoties, bet viņš tur nav parādījies. Un Badalonā, ap citu, arī interesants stāsts ar Samu Dekeru, kurš ir tā kā nosacīti īrē no Londonas Lions tur, bet Londonas Lions tagad kaut kā sāk atgriezties, tur ar visu to lejušu pārņemšanu, un tad tur ir baigie jautājumi. Iespējams nelegāla pārņemšana, starp citu. Vai viņi spēs samaksāt viņam tur algu, jo viņam laikam kaut kad jau decembrī jāatgriežas, tur redz, labi, tas ir cits stāsts, bet jā, tur ir kaut kāda interesanta situācija.
Tā virzamies noslēgumu vai vēl kaut Jā, kas? pēdējais, ko es varētu pieminēt, ir Anadolu Efes, Pareizi, mēs par viņiem neparunājām. ka viņi šobrīd bilants 6-5, un Šēns Lārkins lielāko daļu spēļu nav spēlējis, un man liekas, ka tur ir opcijas, kad viņš ienāks. Kaut kad drīz nāks, man liekas, atpakaļ salīdzinoši. Tā man liekas, bet jā, es domāju, ka tas vienkārši būs tāds labs būsts, jo tagad, kas Darius Thompsons un Elijah Bryants pilda tās līderu lomas. Es par Bryantu nesūdzos fantasy sakarā. Jā, tu Bryants vispār ir par neko ideāls fantasy fantasy. sakarā nesūdzies. Es ar skaudīgām acīm skatos. Es esmu zaudējis pirmo vietu Latvijā, par to man ir sūdzības. Ja, aiz kā? Kas ir pirmais tagad? Tu pateikšu. Tā. Jo pagājušajā gadā. Es esmu otrais, man liekas. Jo es beidzot esmu Latvijā, tā kā tas ir Jā, tā, kur mums ir fantasy ja es aplikācija. fantasy sakarā vispār, man liekas, ka ir tik maz stabilu spēlētāju, man tas tā uzvelk. Nē, es esmu Tagad, kad trešais. 3 džeki, kam var uzticēties visā Eirolīgā, ka viņi reāli dabūs virs 10 acīm. Es Es esmu vispār- trešais šobrīd Latvijā. Aiz Tā runāt Alūksnes Gambītu un RFS. Lieliski nosaukumi. Tā īstenībā runāt par fantasy, mēs tieši. Man bija ļoti smags sezonas sākums, bet es teiktu, ka es esmu tieši beidzot atradis savus spēlētājus fantasy. Un kas te ir? Nu, Bezenko paņēma pirms notraumēs. Nē, Bezenkovs, man liekas, man vispār tikai vienā kārtā bijis. Ir Miltīnovs, ar citu ļoti labi cīpa pēdējās spēlās. Nu, viņš ir man sastāvā. Duričs, Nigels Hayes Davis, Kārsens Edvards, kaut kas vēl bija. Filips Petrušovs vās konstanti labs cipars. Jā, tas ir tagad labs. Es arī slēgu gaidīju, kad pirms vispār viņš Cervenā izgāja laukumā, es gaidīju visu laiku paziņojumu, kad viņš tā kā reāli ies laukumā, jo es zināju, ka es uzreiz viņu gribēšu ņemt, jo kad 2 gadus atpakaļ Cervenā bija ļoti labs. Un... Viņš fanzijā superīs. Nu, tagad, bet labi runāt par fanziju. Tagad, man liekas, kaut kāda draudzīgāk, ka visiem spēlētājiem nokritušos netos cenas lejā un esam atgriezušies uz zemes. No tāda kosmosa cipara, kā bija sezonas sākumā cenas. Nē, vienkārši tad paši Elijah Bryants, viņam vienu dienu ir 30 efektivitāte, tad viņi paņem, tad viņam ir -5 un tu nekad nezini, kas reāli Tu man padod ziņu, ka tu viņu ņemsi. Labi. Nē, tā, kad Lārkins būs, tas viņu neņemšu, to es tev varu pateikt. Nu, par to es piekrītu, jā, tā kā man Tur arī būs padalīties pieredzē, kas bija vienā kārtā paņēmis. Elijah Bryants ir vidu un Francisko, viņu visi mīnusos palika efektivitātē. Tā bija forša nedēļa priekš man. Bet par to FS runāt īstenībā. Man viņi kopumā tā nedaudz pārsteidz, jo viņiem rotācija nedaudz citāda nekā es varbūt būtu gaidījis pirms sezonā. Rolands Šmits ir principā otrais spēku uzbrucējs aiz Erču un Usmani. Un tāpat arī Poirier principā es nevaru tā kā pusotrais centrs kā kuru dienu. Nav stabils pirmais, kā viņš iespējams pats bija gaidījis. Un līdzīgi arī tad pārējie papildinājumi. Stanley Johnsons vispār, es nezinu, neko īsti tā baigi labi no viņa neatceros, vai vispār pat neko daudz neatceros. Un Vor arī tā diezgan rēti atzīmējums par kaut kādām daudz pozitīvām lietām. Kā visi ir burtiski uz Elijah Bryant un Darius Thompson, kur ir plus mīnus normāli tiek galā. Nu, es tādā ziņā, ka ja tev tur Elijah Bryants ir tev pirmā opcija, tad tu droši vien gluži play-offs negaidi, bet viņi tur grozās ap to zonu un ir potenciāls labāk spēlēt gan tiem pašiem Poirier, gan Turu, kas uz maiņām katrs parāda citā spēlē savas labākās īpašības. Var Šmitam iedot lielākas minūtes, ja grib labāku sniegumu komandai. Un tad Šeins vēl atnāks atpakaļ un tā kā tur ir varianti, viņi tādu neprognozējumu komandu, un tie paši Johnsons un Vora arī nekad nezinu, kādu dienu var aiziet ciet. Tā kā es domāju, ka viņi arī bija vērti pieminēšanas. Johnsonam vēl nav aizgājis ciet, es neesmu redzējis īsti šo sezonu. Bet ir tās rezerves, teiksim, tā man neliekas, ka viņi tur kaut ko astronomiski dara, bet viņi tur grozās. Virs reāli ir, piemēram. Labi, kurš nav? Milāna. tā kaut kā. Labi, es domāju, ka tad arī noslēdzam šo epizodu. Mēģināsim turpmāk kaut kā ar lielāku regularitāti ierakstīt.
Tad varbūt saraustīta epizode, bet es domāju, ka būs ok. Tā kā paldies, ka klausījāties un līdz nākamajām epizodēm. Čau! Čau.